viņš grib kaut ko darīt, viņam nav prasmes iemaņas, viņš jau ir invalīds, nederīgs, viņš ir invalīds. Un es atceros vienu no tādiem pirmiem iespaidiem Norvēģijā, ka man šķiet ārprāt, cik daudz cilvēku ir invaliditāti. Tikai kādu laiku vēlāk es sāku reflektēt par to, ka kaut kas jau kārtībā nav bijis Latvijā. Ja es 20 gadu laikā neesmu sastapusi vai sabiedrībā, vai skolā, vai darba vietā redzējusi nevienu cilvēku ar invaliditāti. Uz ielas mēs neesam kaut vai redzējuši uz ielas, jā, nekur tā. principā. Ja. Tie mīti ir tik dažādi, grūti nosaukt tādus vienu kopīgi, bet tas, ka neredzīgs cilvēks ir klūdziņu pinējs un masieris, joprojām pastāv. Man ir kolēģis, kurš ir pilnīgi neredzīgs, bet viņš ir mājaslapas administrators, piemēram. Viņš ar internetu darbojās ātrāk nekā es to daru vai mani kolēģi. Pagājušo gadu, kad es apkopoju dažādu veidu statistiku, tad pēc Eiropas komisijas datiem bija katram 4. Eiropas Savienībā ir invaliditāte. Un tā, protams, arī varbūt neredzam. Un katram 5. savukārt ir neiro dažādi. Mēs reizēm ironizējam, ka mums ir pieripināmība, jo cilvēks var pieripot ratiņkrēslā. Mums ir piestumtība, jo kādu piestumi, piemēram, kaut kur. Labdien! Laipni lūgti raidieraksts Cilvēks un organizācija 8. epizodē. Kā radīt un vadīt organizācijas, kurā cilvēki jūtas piederīgi, motivēti un spēj pilnvērtīgi izmantot savu potenciālu, ir jautājumi, uz kuriem meklējam atbildes šajā raidierakstā. Mani sauc Agnes Cimdiņa, esmu biznesa antropoloģe un PricewaterhouseCoopers dažādības un iekļaušanas prakses vadītāja Baltijā. Katrā epizodē, kā viesi, aicinām dažādu nozaru profesionāļus. Šoreiz pie mums viesojas Ivars Balodis. Sveicināti! Ivars ir invalīdu un viņa draugu biedrības Apērons vadītājs. Un šodien mēs galvenokārt pieskarsimies jautājumiem par invaliditāti darba vidē un arī sabiedrībā. Sarunāts, ejam, runājam. Paldies, ka atnācāt, Ivar. Sarunas ievadā es varbūt gribētu mazliet dzirdēt par jūsu pašu ceļu, uz jūsu lomu, uz to lomu, ko jūs tagad īstenojat biedrība Apērons. Varbūt varētu mazliet pastāstīt par to. Kā es nokļuvu un kāpēc izvēlējos. Jā. Vispār ļoti interesanti, jo patiesībā sakot, tas ļoti lielā mērā saistīts ar tādām vērtībām un tas, kā mēs redzam pasauli, kā mēs uztveram un ko mēs darām. Un pagājušā gadsimta 90. gadu otrajā pusē, ja precīzāk 1997. gadā, tika nodibināta organizācija Apērons, jo studēju sociālā darba studijas, un šajā studiju procesā mēs pievērsāmies kā studenti, daudz vairāk mūsu kursus viss pievērsās tam, ka redzēja to netaisnību, ka cilvēki ar invaliditāti vispār tajā laikā bija izstumti no sabiedrības, vai precīzāk sakot, viņi vispār nebija. Un tam par iemeslu bija vairākas lietas, tā bija pilnībā nepieejamā vide. Tas bija tas, ka mums bija ļoti liela aizsprieduma attiecībā uz invaliditāti, un tajā laikā droši vien bija lielā tēvijas kara invalīdi un vēl kaut kas, un ļoti stigmatizējoša attieksme bija. Un mēs iepazināmies ļoti brīnišķīgiem cilvēkiem, kuriem likās, ka nav jādzīvo tikai kādās iestādēs vai mājās, un mēs sākām organizēt pasākumus un sapratām, ka tas ir tik forši, ka cilvēki ir dažādi, ka mēs dažādi esam kopā. Un tad, beidzot studijas, mēs sapratām to, ka ir kaut kas jāveido, jātīst tālāk, ka mēs nevaram vienaldzīgi mesties citos virzienos, citos darbos, ja šis nav pabeigts. Un tad liela daļa no tiem cilvēkiem, ar kuriem es kopā studēju, arī nodibināja organizāciju, kas tajā laikā bija ļoti moderna, jo mēs iekodējām šo kopā būšanu. Mēs esam invalīdu un viņu draugu apvienību Apērons kopā. Tādi cilvēki ar invaliditāti, cilvēki bez invaliditātes, bet visi tie, kam rūp šī joma, tad arī sanāca kopā un mēģināja šo darbu virzīt uz priekšu, lai būtu tā iekļaušana sabiedrībā, lai būtu tā dažādība, lai visi cilvēki būtu vienlīdzīgi un citi jaunības laikā tādas aktuālas tēmas, visi vienlīdzīgi, visi laimīgi, visi priecīgi. Un līdz šim brīdim man liekas, ka mēs esam pat saglabājuši tās galvenās vērtības, kuras mēs esam iekodējuši tajā laikā. Tā ir brīvība, neatkarība, pastāvība un cieņa. Tāda arī tiem cieņpilniem pasākumiem, cieņpilnai attieksmei jābūt, cieņpilniem risinājumiem jābūt. Un tas, ka nevienu lēmumu mēs nemēģinām pieņemt bez cilvēka ar invaliditāti klātbūtnes, mēs visi kopā sanākam kopā.
Un tad mēs izšķiram to, ko mēs gribam darīt, ko mēs negribam darīt, kāda ir mūsu darbības virziena, katram gadam mēs izdomājam katru gadu atsevišķi, un tā mēs virzamies uz priekšu. Man liekas, ka ļoti veiksmīgi, ļoti labi. Un tas, ko mēs esam panākuši, man liekas, ka ir forši. Jā, 97. gads, ko tu mini, ir diezgan pasen. Un tas man norezonē tādējādi, ka tas bija laiks, kad es ierados Norvēģijā, lai tur studētu. Arī tikko biju beigusi vidusskolas gaitas Latvijā. Un, manuprāt, es jau šos minēju vienā diskusijā citur, kur mēs ar tevi kopā bijām. Un es atceros vienu no tādiem pirmiem iespaidiem Norvēģijā, ka man šķita ārprāt, cik daudz cilvēku ar invaliditāti. Un sākumā man šķita, ka kaut kas Norvēģijā droši nav kārtībā, ka tur tik daudz cilvēku ir invaliditāti, bet tikai kādu laiku vēlāk es sāku reflektēt par to, ka kaut kas jau kārtībā nav bijis Latvijā, ja es 20 gadu laikā neesmu sastapusi vai sabiedrībā, vai skolā, vai darba vietā redzējis nevienu cilvēku ar invaliditāti. Uz ielas mēs neesam kaut vai uz redzējuši ielas, jā, nekur tā. principā. Jā, tas nozīmē, ka šie cilvēki nav bijuši iesaistīti vai iekļauti vai integrēti. Un tas ir diezgan drausmīgi, ja tā var teikt. Jā. Un savukārt Norvēģijā sākot studēt, šie cilvēki bija redzami visur. Un šo stigmu attiecībā vispār nevarēja just, jā, attiecībā uz šādu cilvēku iekļaušanu. Tas bija tāds pirmais, kas man norizonēja, mēs skatāmies apkārt 97. gadu un arī priekšstats par to, vai ne? Kādā sabiedrībā mēs vēlamies dzīvot. Tas ir ļoti sen atpakaļ, un tiešām tajā laikā mēs arī pa savu darbības virzienu izvirzījām tādas lietas kā pieejama vide, piekļūstamība, kā mēs tā moderni sakām. Mēs izvirzījām to, ka sabiedrība ir jāizglīto, un mēs izvirzījām tajā laikā jau arī to, ka cilvēki ar invaliditāti arī ir jāmotivē. Jo arī tajos laikos, kad mēs dibinājām organizāciju, tad nevienmēr bija tā, ka cilvēki labprāt gāja kaut kur, bija iesēdējušies mājās, bija mazāka motivācija. Ļoti daudz tika darīts līdz tam, lai cilvēki vispār nestrādātu, lai viņi neiziet no mājas, lai viņiem nebūtu izglītības, lai viņiem nebūtu darba prasmes. Un ļoti grūti pārkāpt tam pāri ir. Un man liekas, ka mēs vēl joprojām neesam kā valsts nosprauduši tādus mērķus, uz kuriem tad īsti mēs cilvēku invaliditāti politikā ejam, kā mēs virzamies, ko mēs darām, ko mēs gribam sasniegt, kādus mēs redzam cilvēkus ar invaliditāti. Reizēm liekas, ka kaut kur pietrūkst tādas vīzijas, kur vispār Latvija kopā mēs kā virzamies, bet attiecībā uz sociālo politiku, man liekas, ka mēs kaut kur drusku esam iestrēguši, un mēs ik pa laikam pašausminamies, mēs sakam, ka vajadzētu izstrādāt atsevišķu politiku nodarbinātībā, vajag strādāt pie iekļaujošās izglītības vairāk, bet mēs maz ko darām tajā jomā. Un tajā laikā mēs runājam par to, ka arī pašiem cilvēkiem jābūt aktīvākiem, lai mūs redz uz ielas, lai tas pieprasījums veidojās. Un arī šodien mēs joprojām ar tādām pašām lietām darbojamies. Mums, piemēram, Apeironā ir brīnišķīga tāda iniciatīva, ko mēs esam uzsākuši jau vairākus gadus. A-komanda, tā cilvēki ar dažādu veidu invaliditāti, kuri ikdienā dodās viskaut kur. Viņi dodās uz muzejiem, viņi dodās uz kafejnīcu, brauc ar autobusiem. Un reizēm ir tā sajūta tāda, ka autobusu šofērs pirmo reizi ierauga cilvēku ratiņkrēslā vai neredzīgu cilvēku. Viņš nezina, kā rīkoties. Viņam joprojām nav ne mazākās saprašanas par to, ko tas nozīmē un kā varētu nodrošināt līdzvērtīgu pakalpojumu, piemēram, pasažieru pārdājumā, vai kā tad kafiju jāpasniedz, vai kas ir jāsaka, vai ej tu, jābļauj kaut kā, vai jāuzrunā kaut kā. Un joprojām pastāv sabiedrībā tādas zināmas bailes par cilvēkiem ar invaliditāti, sevišķi pie tādas smagākas invaliditātes, un līdz ko tev ir bailes, neziņa, nesaprašana par šo tēmu, tad arī tie lēmumi ir tādi, ka tu viņus aizmirsti, tu neredzi, un tādējādi arī tā sabiedrības attieksme veidojās, kad it kā viņi nav nemaz. Ļoti jocīgi, tiešām vairāk kā 30 gadi gandrīz 30 gadi ir pagājuši, un ir kaut kas mainījies, kaut kur mēs esam aizskrējuši uz priekšu, bet tādā sabiedrības attieksme ik pa laikam tā lēcienveidīgi kaut kur. Līdz kaut kādas skaļākas kampaņas, vēl kaut kas ir, tad jā, mēs pierodam pie tā, vai tieši otrādā kaut kur pēkšņi atskan kaut kāda tāda naida runa, ka liekas, ka šausmas, kā tā var. Piemēram, pavisam nesen vienā televīzijas raidījumā caur tā studiju. Tas ir raidījums par cilvēkiem ar invaliditāti, jo visvairāk problēmas tiek apskatītas caur tajā studijā un bez tabū. Un tad caur tajā studijā mēs gājām pa
pa Tērbatas ielu skatījāmies, kur tad tu vari iet kādā kafejnīcā vai vispār tev iespējas kādas ir. Un tad pie šī video komentāriem bija ļoti daudz negatīvu komentāru. Atkal tiem invalīdiem kaut ko vajag. Vai tiešām visur viņiem vajag iekļūt iekšā? Vai tiešām nevar uztaisīt vienu invalīdu kafejnīcu un lai viņi tur iet un tagad, 26. gadā, tas ir, man liekas, ka pilnīgi neiespējami. Un pēkšņi parādās tāda naida runa, ka liekas, ka šausmas, kāpēc tā tas notiek. Kur mēs atkal esam atpakaļ atkrituši un kāpēc sabiedrībā tāda noskaņojuma valda un liekas, ka tik forši, kur dzīvot kopā ir. Un tāpēc man liekas, ka tādām organizācijām kā mums vai citām nevalstiskām organizācijām, kas darbojās tādām cilvēkiem invaliditāti vai kādu citu sociālu problēmu, kam valsts nav pievērsos pietiekošu uzmanību, tādām ir jādarbojās, tādām vajadzētu būt lielākam atbalstam varbūt tās. Un jādod iespēju parādīt, izglītot un motivēt cilvēkus, lai mēs visi kopā dzīvojam. Mēs jau esam ļoti mazi Latvijā. Mēs esam ļoti mazi, jā. Es arī sekoju līdz dažāda veida demogrāfijas tendencēm un statistikai ar Eiropā. Un pagājušo gadu, kad es apkopoju dažādu veidu statistiku, tad pēc Eiropas komisijas datiem bija, ka katram 4. Eiropas Savienībā ir invaliditāte, un tā, protams, arī varbūt neredzama. Un katram 5. savukārt ir neirodažādība, tas, ko mēs saucam par neirodažādību, un katrs 4. Tā ir 4. daļa, principā, sabiedrības, vai ne, un ārkārtīgi būtiska daļa. Turklāt apstākļos, kad tas demogrāfisks kritums Latvijā ir ļoti strauji. Mēs paliekam vecāki, un tās lietas, par ko mēs apērojam, runājam par to sabiedrības attieksmi, par pieņemšanu, par pieejamu vidi. Un tā, man liekas, ka ir tik ļoti aktuāla lieta, ka tā ir skar, tiešām, ja mēs tā sakam reitināt, piemēram, to vidas pieejamības problemātiku, tad tie ir cilvēki ar invaliditāti, tie ir gados vecāki cilvēki, tie ir jauni cilvēki, kuriem ir mazi bērni. Tās ir topošās māmiņas, kurām tāpat tās grūti kaut kur uzkāpt. Tie ir cilvēki, kuri ir īslaicīgi ieguvuši invaliditāti, roku kāju salauzuši vai sastiepuši kaut ko, vai sportisti, kuri pēc kādas sporta traumas nevar veikli palikt vairāk. Un tad, ja mēs tā skatāmies, tie ir 85 un vairāk % sabiedrības, kam tā pieejamā vide ir izšķiroša. Un tad mēs tikai varam brīnīties, kāpēc kāds arhitekts kaut ko nav izdarījis un uzbūvējis ēku, kurā nav pietiekoši labi vidas pieejamības risinājumi, jo viņam liekas, ka tas varbūt ir neglīti vai neskaisti vai vienkārši aizmirsts kaut kur. Un te ir atkal tā valsts atbildība par to, ka mēs esam izveidojuši labu likumdošanas bāzi, bet mēs viņu neuzraugam, tā nav obligāta šie vidas pieejamības risinājumi, un beigās jau mēs ar tām neizdarībām sastopamies ikdienā. Nezinu, pie mums kāds atnāk, vai kuram, teiksim, vajag lielāku higienas telpu, piemēram, vai kuram vajag platākas durvis, lai iekļūtu iekšā, vai kurš nevar uzkāpt 2. stāvā, piemēram, vai ja notiek evakuācijas gadījums, un ko tad darīt ar tiem cilvēkiem, kuri tik veikli nespēja pa tām trepēm nonākt zemē. Un tad pēkšņi mēs saprotam, ka kā vajadzēja vidas pieejamību, un tad droši vien, kad jāpadomā vairāk un jāpadomā par tiem risinājumiem, un tad tas brīdis pāriet, un tad atkal aizmirstam, un tad atkal līdz nākošajai reizei. Nav tādas politikas, kur mēs ļoti, ļoti strikti tam pievēršamies, un nav tās kontrolas uzraudzības mehānismu, un tas, man liekas, ka ir bēdīgi. Bet man liekas, ka viss balstās tie attieksmē, kur mēs vai pieļaujam kaut ko, vai nepieļaujam, vai mēs esam vienaldzīgi par kaut kādām lietām, vai mēs tomēr arī savos ikdienas darbos tam pievēršam uzmanību, un tad tas, man liekas, ka ir ļoti, ļoti svarīgs no cilvēkiem. Politika un prakse jau pat tad, ja tā politika ir, nevienmēr tas nozīmē, ka praksē tiek tā īstenota, un ir jau pret diskriminācijas likumdošanu, un diskriminēt ir aizliegts gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā kopumā, vai ne? Bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka tie diskriminācijas rādītāji darba vidē diezgan augsti. Tad es domāju, ka darba devējs jau ļoti daudz var darīt arī tad, ja nav kaut kāda politika, ja no augšas tev sagatavota vai uzlikt par pienākumu. Daudz kas ir atkarīgs no vadītāja izpratnes, no vēlēšanās izprast un vēlēšanās vispār iedziļināties. Un arī man pašai, protams, daudz piemēru, par ko stāstīt, jo, teiksim, vadot ļoti bieži mācības par dažādību un iekļaušanu. Arī nesen man bija arī gadījums, kur uzņēmuma vadītājs mācību laikā bija tāds ļoti rezervēts vai skeptisks, kāpēc par šo vispār jārunā. Un tad vienā brīdī vēlāk, kad viņš salauz kāju, kas ir, kā tu minēji, īslaicīgi, vai varbūt pietiekami ilglaicīgi, ja cilvēks pēkšņi 2 mēnešus nevar normāli pārvietoties.
Tad viņš pēc tam man raksta un saka, jā, es saprotu tagad, par ko tu runā, es pats netikšu savā darba vietā un es nevaru strādāt. Ne? Un mēs jau varam nonākt katrs tādā situācijā un uz vecumu, jā, mēs zinām, ka mūsu darba spēks strauji noveco, kad katram var būt vajadzīgs tas pielāgojums arī par ko tu stāsti, vai ne, kad tas attiecās īstenībā uz lielāko daļu sabiedrības. Bet es arī esmu redzējis un dzirdējis, ka tu esi ļoti aktīvs dažādās sabiedriskās diskusijās par šiem jautājumiem. Nu, kas tavuprāt ir tas, kas netiek līdz galam sadzirdēts vai netiek līdz galam izprasts, jo runā tu tiešām ļoti, manuprāt, daudz un ļoti skaidri par šiem jautājumiem? Man liekas, ka es jau teicu iepriekš, ka tas ir kāds attieksmes jautājums kaut kur un tad skaidra virzība uz kaut kurienu. Jo, ja mēs kā nodarbinātības arī griezumā skatāmies, tad, protams, kad ikvienam darba devējam nevajag darbā pieņemt cilvēku invaliditāti, ir tādas profesijas, viņam vajag darbinieku, viņam vajag ekonomistu vai projektu vadītāju vai grāmatvedi vai kādas citas profesijas pārstāvi. Un tad, ja viņam ir invaliditāte un ja viņam ir labas profesionālās zināšanas, man liekas, ka tā invaliditāte tā izzūd drusciņi, un tad mēs par to nerunājam, bet mēs pieņemam darbā cilvēku profesionāli, kurš labi izpilda savu pienākumu, savu darbu veids. Bet ja tā izglītības sistēma netiek līdzi, ja mēs tā nesekojam pakāpeniski tam, vai nav sistēmas, kādā veidā mēs to cilvēku redzam tajā mūsu sabiedrībā, tad saprotam to, ka cilvēka vienīgā vērtība ir tā, ka viņš grib kaut ko darīt, viņam nav prasmes iemaņas, viņam nav attiecīgā izglītība, un tad saprotam to, ka viņš jau ir tā kā invalid, nederīgs, viņš ir invalīds. Un tad, jā, es domāju, ka tā ir tā lieta, par ko mēs arī apēronā iestājāmies, ka visam jāsākās ar izglītības sistēmu. Tev ir jābūt tā iekļaujošai izglītībai, kur bērni mācās viens no otra, gan bez invaliditātes, kur mēs iegūstam kaut kādu savādāku redzējumu par kaut kādiem jautājumiem, kas ir saistīti ar sociālajām tādām prasmēm, iemaņām, kur mēs mācāmies sadzīvot, kur mēs mācāmies kaut kādas zināšanas par to, kā sabiedrība tiek veidota, un tad mēs esot pieauguši, mēs nebaidamies pieņemt lēmumus, kur arī cilvēku ar invaliditāti intereses tiek ievērotas, aizstāvētas. Un cilvēki, jaunieši, bērni ar invaliditāti iegūst izglītību, kas ir līdzvērtīga ikvienam pārējam, un tad to arī konkurēt tajā tirgo. Bet ja tā politika nav tāda vērsta, ja tas nav vērsts uz to, ka bērni mācās skolās, tev ir speciālās skolas, tev ir mājamācība, tev ir vēl kaut kas, kur tu neties līdz tām visām mācībām, ja tev ir invaliditāte, un es tev iedošu kādu atlaidu varbūt tās, un tad mums veidojās tie cilvēki, kuri nespēja konkurēt, kuriem vajag speciālas programmas kaut kādas, un tās vienmēr ir dārgas. Un tad arī ar darba devējiem šādi cilvēki bieži vien nav interesanti, jo tev nekā nav. Tev ir tikai tā invaliditāte kā tāda. Un tad atkal mēs no savas puses mēģinām parādīt to invaliditātes dažādību, jo ne visi cilvēki ir tikai ratiņkrēslā vai ar kādām kustību traucējumiem. Ir cilvēki, piemēram, ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kuri mācās speciālajās skolās bieži vien, bet kuri ir brīnišķīgi vienkārši darba darītāji. Es atceros, ka mēs kādreiz braucām Dānijā, bija tāds viesnīcu tīkls, kur strādāja cilvēki, 99% strādāja cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Un darīja visvienkāršākos darbus, jo viesnīcā patiesībā sakot, tev nav sarežģīta darba. Tev ir jāsaklāj gultu, tev ir jānoslauka putekļi, tev ir jāuzklāj galds, jāuzliek ēdiens, tev ir jānovāc galds, tev ir jānomazgā trauki, jāuzkopja apkārtne un patiesībā sakot, tie darbi, kas ir ļoti vienkārši. Un ja tev iemāca kaut ko konkrēti darīt, kas tev ir jādara, tad cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem labprāt šādus darbus dara. Nu, piemēram, mums bija tajā viesnīcas tīklā, mums bija iemācīti cilvēkiem, ka ir jāuzklāj galds un viena pirksta attālumā jābūt nazītim, dakšņai un karotītai. Un vienmēr tā bija. Tāpēc, ka cilvēkam, ja nav intelekta, viņš nevar izdomāt, kā viņš varētu nedarīt kaut ko vai darīt savādāk, kā viņam ir iemācīts, tā viņš dara. Vai, piemēram, kādā pārtikas veikalā, ja tev ir iemācīts, ka labs ābolīts izskatās šāds un šo labo ābolīti mēs liekam šeit, slikts ir šāds, slikto mēs liekam šeit. Un tad cilvēks, ja viņam ir iemācīts, viņš vienmēr tā izdarīs.
bet mēs nemākam ar šiem cilvēkiem runāt, mēs nemākam komunicēt, mēs nesaprotam, mēs nemākam izstāstīt, mums nav laika atkārtot vienu un to pašu 5, 10, 100 reizes, lai iemācītu cilvēkam to konkrēto darbību, un mums vienkārši nav laika, vajag ātri visu. Mums labāk paņem studentu vai vēl kādu cilvēku no Vidusāzijas, piemēram, ātri viņam parādīt, un viss. Mēs kaut kā steidzamies ļoti. Un tad atkal tie mūsu cilvēki izpaliek kaut kur ārā. Tas ir kaut kā, man liekas, kā arī attieksmes jautājums kaut kur. Pamazām veidojās arī tādas valsts atbalsta programmas, ir subsidētās darba vietas, kur tu vari pamēģināt, kā tas ir, pieņem darbā cilvēka invaliditāte. Pamazām mazinās birokrātijas nosacījumi, un tur atkal ir zināmas problēmas ar to, bet pamazām jau kaut kā mēs uz priekšu ejam. Un ja man tā jāsalīdzina 30 gadu atpakaļ, kā bija, un kā ir patreiz, tad tas ir diena pret nakti. Ļoti daudzas programmas, ļoti daudz savādāk kaut kas notiek, ir pieejamība attīstījusies un tā, bet tā sabiedrības izglītošana, man liekas, ka vēl joprojām pieklipo kaut kur, un tai vajadzētu pievērst lielāku uzmanību. Ar tādiem podkāstiem, ar kaut kādām kampaņām par kādiem jautājumiem, ar kaut kādiem labiem, pozitīviem piemēriem, nevis kā Spānijā un Skandināvijā kaut kur kāds cilvēks kaut ko ir sasniedzis, bet kā tas notiek tepat Latvijā. Un mums ir forši piemēri, tikai liekas, ka tiem, kas tos piemērus rāda, bieži vien liekas, ka tie ārzemju piemēri labāk ir. Bet tie mūsu Latvijas piemēri ir saprotamāki, izmantojamāki un daudz efektīvāki kā tādi. Mēs kādreiz pētījām tādas kampaņas, un kā tās kampaņas ir veikušas vai nav veikušas kādas izmaiņas. Mēs pētījām Zviedriju, Dāniju un arī Izrēlā tādas sociālas kampaņas, arī par invaliditāti vairāk runājām ar tiem kampaņu realizētājiem, un tad mēs nonācām pie secinājuma tādu, ka lai sabiedrībā panāktu tādas jūtamas izmaiņas, nevis vienkārši painformēt par kaut ko, bet lai tu jau panāktu, ka cilvēks redz, saprot un izmaina savu darbību, rīcību kā tādu. Tad ir vajadzīgi 5, 7, pat 10 gadi, kamēr sabiedrībā tā izmaiņa ir aizgājusi, kamēr viņa ir nosēdusies. Kā piemēram, vienmēr es minu arī to, ka kādreiz mēs drošības jostas mašīnā nelikām, tas bija pazemojoši. Kārtīgs vecis, mašīnā nepieāķējās klāt, un tas ir tikai, nezinu, kam domāts, un ne tikai ne man. Un pamazām ar kampaņām, ar statistiku, ar sodiem, ar vēl kādiem paņēmieniem mēs esam nonākuši pie tā, ka iekāpjot mašīnu, ja tev nav uzlikt jostu, tu jau jūties kaut kā nērti, kaut kas pietrūks tev. Un tās izmaiņas tiešām ir bijušas vajadzīgi vairāk kā 10 gadi, man liekas, kamēr mēs tā pamazām kā sabiedrība esam nonākuši pie šiem jautājumiem un tās sapratnes. Droši vien, ka invaliditātes jomā ļoti līdzīgi ir, ka ja mēs sāktu runāt par kaut ko, ja mēs izveidotu atbalsta programmas, ja šie cilvēki ikdienā būtu ar mums kopā un strādātu kaut kur, un mēs viņus redzētu autobusos, trolejbusos, pārvietojoties, un ja tie risinājumi būtu tādi, kas ir nevis speciāli, ļoti kaut kam dārgi, ļoti kaut kam vienam cilvēkam paredzēti, bet tādi izmantojami ikdienā, ērti, forši, tad tās izmaiņas ātrāk pienātu kaut kur, un tad varbūt, ka tie 10 gadi nebūtu vajadzīgi. Nu jā, tu jau it kā arī tagad es daudz atbildējis, reflektējis par to, ko es tev gribēju jautāt, vai ne? Nu, kāpēc joprojām ir tā, ka sabiedrībā invaliditāte tiek asociēta primāri ar nespēju, vai ne? Nu, droši vien, ka tāpēc, ka mēs neesam... Ka termini tādi ir. Termini, jā, un arī tas, ka mēs neesam gribējuši saskatīt to, ko viņi īstenībā spēj, ka cilvēks jau ļoti daudz spēj, un ka ļoti bieži pat tās spējas netiek teiksim, novērtētas, jo aiz kaut kādas stigmas vai neziņas vai aizspriedumiem tiek liektas iespējas. Jā, un tas, ka tie termini arī tādi neskaidri kaut kur ir, un es nezinu, kāpēc tā veidojās, bet piemēram, par invaliditāti, vārds invalīds nav labs vārds, vai ne? To mēs nelietojam, tas ir slikts, Jā, bet es tieši apēro nosaukumā. Tieši gribēju prasīt par šo, jo jums nosaukumā es tieši skatījos, un tad es domāju, kā. Bet citreiz, ka mēs runājam un sakam invalīds, saka, nē, tā nav smuki teikt, ir jāsaka, cilvēki ir invaliditāti. Tad skatos, ka jūs biedrības nosaukumā vārds invalīds, un arī cilvēki arī citreiz vairās, nezinu, baidās arī stigmatizēt, baidās kaut ko nepareizi pateikt, un tur mēs nonākam arī līdz tie iekļaujušai valodai, un ļoti bieži jau nereti iznāk kādu varbūt aizvainot, tāpēc, ka tu īsti nezini, kā būtu pareizi teikt.
Un tad tu varbūt atskārt, ka ir pat konkrēts kādas sociālas grupas, kuras pat īsti, tu nezini, kā pieklājīgi nosaukt. Tas nozīmē, ka cilvēki pat tādā valodas lietojuma ziņā nav bijuši iekļauti, vai ne? Kaut kur droši vien, ka jā, bet ir arī tādas tendences kaut kādas. Un, protams, ka, ja mēs skatāmies to vārdu, invalīds nav labs vārds, un invalidi nozīmē nederīgs, un tad mēs saprotam, ka tas tā kā īsti neatbilst tam. Apērona nosaukumā ir vārds invalīds, kas ir tāds vēsturisks nosaukums, ko Apērona valde joprojām saka jāpatur, jo tas ir vēsturisks nosaukums. Tas nenozīmē neko sliktu, tam nav tā sliktā pieskaņa vai tā nozīme, ko mēs varam ietvert kādā pazemojošā veidā. Bet jā, un tad mēs nevaram saprast, kāda īsti runāt. Un tad mēs runājam par cilvēkiem ar īpašām vai speciālām vajadzībām, kas atkal tā labi neskan, zinot to ebreju izcelsmes amerikāņu psihologu Maslow, kurš saka, ka ir tā vajadzība piramīda, kur apakšā ir pamatvajadzības un drošības un sociālās, un tad vēl kaut kādas vajadzības, un tad biedrošanās, un tad ir pašrealizācija kā augstākās, un tajā vajadzību hierarhijā nav nekur nekādas īpašās, ne speciālās vajadzības. Tad nav tāda īpašo speciālo vajadzību. Tad mēs runājam, ka varbūt ka tie ir kaut kādi vēl kaut kas, un tad nevaram saprast, kas tie tādi ir. Un es jau kā kuriozu piemēru runāju, stāstu arī par to, ka vienā augsta līmeņa tikšanās reizē viens saimnes deputāts teica, arī gribēja pateikt kaut ko attiecībā par invaliditāti, un viņš nevar izdomāt, kā pareizi jāsaka, un tā kā multfilmā gan arī rāda, ka viņš tam griežās pie viņas galvas kaut kāds pulkstenīts, tā kā domājot kaut ko, viņš domā, un pēkšņi viņam lampiņa izlēc, viņš izdomājas. Un viņš saka tā, ka runājot par cilvēkiem ar fizioloģiskām vajadzībām, un kā saka, Dievs, kas tas tāds ir, vai ne? Vienkārši nepadomājot, neaizdomājoties un nezinot tos pareizos vārdus, mēs bieži vien kaut kā arī kļūdaini vai komiski pasakām. Latvijā patreiz ir pieņemts tā, ka mēs runājam par cilvēkiem pirmām kārtām, tādi cilvēki, un tad, ja tev ir invaliditāte, tad tie ir cilvēki invaliditāti. Tad tikpat neaizvainojošai politiski korekti ir teikt cilvēki ar kustību, ar redzes traucējumiem, cilvēki ar dzirdes traucējumiem, vājdzirdīgi cilvēki. Nav labi teikt kurlumēmi, psihi, debīli, piemēram, kādreiz arī civila likumā tāda termina bija kaut kur, bet pat mēs esam pārkāpuši tam visam pāri un tā. Tā kā cilvēks pirmām kārtām un pēc tam viņa invaliditāte, tas ir tas, uz ko mēs tā kā Eiropas Savienībā tā kā virzamies vai skatāmies un tad atkal mēs bieži vien nezinām, kā pareizi runāt. Piemēram, ja cilvēks ratiņkrēslā, kā pareizi uzrunāt, ja mēs viņu gribam pasaukt. Nāc šurp. Kādu viņš jau nevar nākt, varbūt, ka brauc šurp, viņš jau nav mašīna. Un tad kā pareizi teikt, tā ir tā nezināšana, kur mēs bieži vien pārprotam vai sarežģījam tās lietas. Un, ja mēs cilvēku arī ar invaliditāti uzturam kā cilvēku, ir ļoti normāli teikt, panāc un paskaties vai vēl kaut kā savādāk, jo mēs jau neieliekam to, ko tu nevari darīt, bet mēs ieliekam virzību kaut kādu, virzību pie manis vai dodamies kaut kur, un tas man liekas, ka ļoti cilvēciski un forši. Par tiem terminiem paturpinot vēl, man liekas, ka ļoti interesanti ir tas, ka arī tajā invaliditātes jomā ir, piemēram, tā pati pieejamība, ļoti sarežģīts termins. Man liekas, kas tur sarežģīts? Pieejamība, tas, kad ir platākas durvis, ir lifti, vēl norādes, vēl kaut kas ir vesela kaudze ar pieejamības lietām, kas ir būvnormatīvos minēti, bet nē. Un tad vienā brīdī Latvijā mums ir piekļūstamība parādās, un kas tāda, to mēs nesaprotam. Un tad rakstot Eiropas Savienības projektus, mēs redzam, ka ir vēl viens termins sasniedzamība. Tad kā tu vari kaut ko sasniegt un tā. Un tad ir vēl viens termins, ko mēs pēkšņi ieraugam, ka tā ir izmantojamība. Un kas tas tāds ir? Tas arī ar invaliditāti kaut kādā veidā saistīts. Un tad mēs reizēm ironizējam, ka mums ir pieripināmība, jo cilvēks var pieripot ratiņkrēslā, mums ir piestumtība, jo kādu piestumi, piemēram, kaut kur. Un dažādi citi termini varētu būt. Un tad atkal likumdošanā ir vēl viens termins, kas atkal tā baigi mulsina, ir universālais dizains. Un kā tie visi termini sajiet kopā un ko tie nozīmē, cik sarežģīti, vai ne? Un jo vairāk mēs sarežģījam, jo grūtāk mums izlausties tiem džungļiem un labāk mēs vispār par to nerunājam. Bet tā drīzāk varbūt ir nekonsekventi tulkojumi, jo tas viss izklausās, es tā uzreiz domāju, ka angļu valodā iespējams, ka tas jēdziens ir accessibility. Nezinu, varbūt, ka tur ir vēl dažādas variācijas. Un tad latviešu valodā, arī citādās jomās es esmu piefiksējis, ka nekonsekventi tulkojumi, un tad rodās tā it kā šādi līdzīgi tas ir sācies, un tā pieejamība, tā accessibility tika iztulkot kā pieejamība.
Bet ļoti interesanti, ka tas vārds tika iztulkots, viņš iegājās tautā, viņš jau sāka dzīvot, viņš normāli uzturāms visiem bija. Bet tad tā piekļūstamība parādījās. Un tad atkal mēs mēģinājām laust un uz piekļūstamību pāriet, un tad mēs mēģinājām izstāstīt, ka pieejamība ir rezultāts vai pieejamība ir process un piekļūstamība ir rezultāts vai otrādāk, un tad, ka pieejamība ir tā, ka pa visu Latviju ir pieejams kaut kas, teiksim, kā labklājības ministrija stāstīja, ka tās ir pasta nodaļas vai kādas citas, kā teikt, filiāls ir pieejamas, bet vai viņās var iekļūt, tā ir piekļūstamība. No otras sakal runāt par to pieejamību vai piekļūstamību ir jau arī runa par tām iespējām. Viens ir tas, ka tu fiziski kaut kam nepiekļūsti, bet otrs, cits aspekts ir tas, ka tev netiek dots iespējas daļ aizspriedumiem un daļ tām pašām bailēm, par ko tu runā, ka baidās no saskarsmes, baidās sarunāties, baidās deleģēt, baidās no sadarbības kopumā, un arī te mēs nonākam pie tās izpratnes jautājumiem. Bet, es atceros, savulaik arī studēju filoloģiju, un vienu iedvesmojošākajām autoriem, ko es lasīju, bija tieši Zenta Mauriņa. Un kā mēs zinām, 5 gadu vecumā pēc bērnu trieks pārciešanas viņi visu atlikušo mūžu pavadīja ratiņkrēslā. Es jau agrā jaunībā lasīju Zentas Mauriņas filozofiskās esejas, un man ir ļoti spilgti palicis prātā tas, kā tieši viņas tēvs, viņā radīja to pārliecību, ka viņa var visu. Vai tas, ko mēs angliski sauktu iespējot, vai tas empowering, kā tāds arī ļoti populārs jēdziens mūsdienu organizācijās, tas citāts slavenais, ka cilvēki grib ar viņa debesis, vai ne, un ka cilvēks primāri neasociē invaliditāti ar savu būtību, jo tas jau neraksturo cilvēku būtību, bet drīzāk tos apstākļus, kurā tas cilvēks ir, un kā tad saglabāt, vai kā veidot, vai kā palīdzēt cilvēkiem ticēt tam savam potenciālam un ticēt tām spējām, neskatoties uz to, ka tev ir varbūt fiziski grūti pārvietoties. Jo es te arī pat vēl esmu izrakstījusi vēl vienu citātu no Zentas Mauriņas, no sāpēm fiziskām un garīgām nav jābaidās, ja tikai tās paplašina apvārsni, vai ne, ka tā pieredze, tā ciešanu pieredze, tev palīdz arī paplašināt apvārsni un daudz, kas ir atkarīgs no tā, kādu attieksmi tu veido, un tā attieksme droši vien, ka rodās no apkārtējo attieksmes, vai tev ir kāds, kas tev palīdz noticēt, ka tev ir iespējas. Un tas, manuprāt, ir tāds sāpīgāks jautājums, ja apkārtējo attieksmi tev liek domāt, ka tevī nav potenciāli, tikai tāpēc, ka tev ir varbūt fiziski ierobežojumi. Ne jau tev ir ierobežojumi, bet apkārtējā vide tev ierobežo. Vispār Zenta Mauriņa ir apbrīnojams cilvēks, un tas, kā viņa savos darbos aprakstījusi, kā viņa ir studējusi, un es domāju, ka ļoti līdzīgas situācijas joprojām ir Latvijā, kad Zenta Mauriņa studēja, un cik daudz laika pagājis ir. Kā viņa ceļoja kaut kur, un ar ko viņai bija jāsaskarās plānojot, vienmēr uztraucoties par to, vai ja tu pasūti, vai ja tu dosies uz kādu, nezinu, uz kaut kurienu, vai tur būs tualete, vai tu tiksi kaut kur, vai tev ir jādomā par kādiem palīgiem, vai tu viņus varēs noalgot, vai tu iekļūsi vilcienā iekšā. Joprojām mēs ar šīm pašām izaicinājumiem saskaramies, un joprojām Eiropā mēs ar tiem neesam tikuši galā. Un ļoti jocīgi tas, ka patiesībā sakot, mēs Vācijā runājām arī ar tādiem augstskolu pasniedzējiem, kas zina Zentu Mauriņu. Un viņi citē, viņiem ir veseli kursi, kur Zentas Mauriņas filozofija tiek mācīta un stāstīta, kas ir ļoti interesanta un droši vien, ka viņas dzīves pieredzē balstīta kaut kur un tāds savādāk nekā vienam otram filozofam, varbūt tās, kas jau tāds arī plašāk zināms, bet Latvijā mēs par to nerunājam, nezinu, kāpēc. Kaut kā liekas, ka mēs esam palaiduši garām, mēs pieminam Zentu Mauriņu kā labu rakstnieci, bet viņi ir ne tikai rakstnieci, viņi, liekas, ir izcila filozofi, kur ir vērts studēt un domāt par to, par to, kādā veidā viņi redz pasauli un kas ir tas, uz ko filozofija virzās. Tas, man liekas, ka ļoti interesants filozofijas virziens. Jā, un vēl, ko es domāju, es atceros iepriekšējā diskusijā, kur mēs kopā piedalījāmies runāt par to, kas skaitās normāli. Ja? Es arī pēc tam es daudz par to vēl reflektēju, un es domāju, kā tas mūsu priekšstats par to, kas ir normāli, jau arī balstās
iekš tā, par ko mēs lasām, grāmatas. Un ja mēs paskatāmies apkārt uz obligāto literatūru, kad mēs gājām skolā, vai kas ir mūsu populārie romāni, vai tas pats literatūras kanons, cik daudz tur ir galvenie varoņi ar invaliditāti. Un, ja tu arī lasot grāmatas un augot, vai tās būtu pasakas vai romāni, ja tu nekur, ja tev nav neviens galvenais varonis vai bijis ar kāda veida invaliditāti, tev droši vien šķiet, ka tas nepieder tavai izpratnē par normalitāti un realitāti. Un tādā ziņā, es domāju, arī Zentes Mauriņas refleksija īpaši tālā gaita, kur viņa apraksta par to savu ceļu arī kopš šīs bērnu trieks pārciešanas un ko tas nozīmē apkārtējiem un par to tēva nozīmīgo lomu, turpināt ticēt savām spējām un ārkārtīgi garīgi augt. Tajā situācijā, manuprāt, tas ļoti iedvesmojoši. Mums iespējams vajadzētu vairāk lasīt tādu veidu literārus darbus un arī dotos lasīt vairāk mūsdienu jauniešiem. Jā, bet atkal paturēt prātā to, ko mēs redzam, un tad, ja mēs skatāmies uz Pepiju Garzeķi, kas ir absolūti neiederīgi. Man liekas, ka bērnu vidē ar savu redzējumu, skatījumu, uzdrīkstēšanos, un tad droši vien, ka varam runāt par kādām autismu ievirzēm vai vēl kaut ko tam līdzīgu. Un cik daudz literatūra māca, kā ievirza mūs, kā domāt par kaut ko. Ja mūsu tajā redzējumā ir, piemēram, Pīters Pens, kur ir tas trešās grupas invalīds ar to vienu roku un to āķi. Mūsu izpratnē droši vien viņš ir sliktais varonis, un viņš droši vien, kad atkal to invaliditāti simbolizē. Bija viens laiks televīzijā, kad ļoti, ļoti bieži rādīja tiešām ļaundarus, kuriem ir tā invaliditāte. Ratiņkrēslā viņš tur sēž un perina kaut ko, viņam tur kādas melnas domas ir, un vēl kaut kas vai kaut kas tāds savādāks ir. Un tad bija viens brīdis, kad pēkšņi mēs to invaliditāti arī tajā Holivudas filmās pēkšņi savādāk ieraudzījām. Tur brīnišķīgais prāts un skafandrs un tauriņš, piemēram, cik brīnišķīgi man kreisā kāju. Un vēl daudz tā darbi, kas to invaliditāti tev pēkšņi parāda tādā emocionāli piesātinātā gaisotnē, kur tev nevis paliek žēl to cilvēku, bet tu iejūties viņa ādā un cik brīnišķīgi tu pasaules paver kaut kādā veidā. Un tā ir tāda māksla, kas veido cilvēku apziņu, man liekas, un tas, man liekas, ka ir forši. Mēs pēdējo gadu laikā arī skatījāmies dažādas teātri izrādes, mākslas happenings vai mākslas pasākumus, kur tā invaliditāte tiek ietverta iekšā un ir cik forši, ka par kalendāru kurš izrāda un ir tad arī par aizspiedumiem un iespējām un Valmieras teātrī. Un aizvien vairāk un vairāk parādās tādas lietas, tādi mākslas darbi, kur tā invaliditāte ir kā izcelta kā tāda interesants fenomens un nevis kā kaut kas noraidāms, bet tieši otrādāk izceļams un iepazīstams un kultūra mums māca kaut ko vairāk. Mums tikai ir jāskatās ar tādām plaši atvērtām acīm, lai mēs to saprastu, panalizētu. Un lai mēs nevis, cik šausmīgi, cik briesmīgi, bet tiešām iziet cauri un pieņemtu kaut ko. Tā, man liekas, ka lieta ir. Mums bija tāds, vēl viens tāda leģenda, un apēro leģendām ir, kādā nabadzīgā valstī, Argentīnā, tālā ciematiņā dzīvoja ģimene, kur nebija baigi bagātā. Un kur auga viens puisītis, kurš bija neliela auguma, viņam bija pundura sindroms un arī Aspergera sindroms, tāds, ka viņš pārāk labi nedraudzējās ar apkārtējiem bērniem un skolā viņam diezgan pašvakas atzīmes bija un viņš neiekļāvās tajā visā un tāds viduvējība no vienas puses un tā. Un likās, ka vecāki nav bagāti, kā tur virzība un nekas jau no viņa nesanāks dzīvē, droši vien gan jau tur pat kaut kur laukos strādās un tā. Un tad fiskultūras skolotājs viņu ieraudzīja, viņš redz, ka tas puika viens pats nomaļas kaut kur ir un arī nekāds baigais sportists nav, un tad pamet viņam bumbu, viņš to bumbu kaut ko tur dara, un tas skolotājs kaut ko žēl palika vai kaut kā ieraudzīja kaut ko un sāk ar viņu nodarboties, un tajā brīdī piedzima ģēnijs. Un šim ģēnijam vārds ir Lionels Messi. Un tas ir stāsts, man liekas, par to, ka cik svarīgi tai apkārtējai sabiedrībai kādam iestāties, kādam ieraudzīt, kādam būt atbildīgam par kaut ko. Un šajā gadījumā tas fiskultūras vai kāds skolotājs tur bija klāt, kā mēs viņu saucam, bet kurš ar viņu sāk nodarboties vairāk, viņam pameta bumbu vienreiz, viņš skatās, cik feini iesit vārdus, un ar otru kāju, trešo ar galvu, vēl kaut kā viņš
sajūta to laukumu un visu pārējo. Un tiešām ģēnijs ar katru stundu attīstījās un pēkšņi kaut kas sabiedrībā pilnīgi savādāks notika. Un, ja mēs tajos Messi ziedu laikos varam pavērot, kā viņa spēles, viņš iziet laukumā, pirmās 15-20 minūtes, viņam vispār neviens nepiespēlē bumbu, viņš pa laukumu staigā, viņš sajūt, viņš sarunājas ar zāli, viņš dzird vēju, viņš jūt augstni, viņš dzird šalkoņu kaut kādu, un tad vienā brīdī viņam piespēlē, un viņš iesit golu. Viss kārtībā. Un tas ir pilnīgi savādāks skatījums, redzējums, un cik tas ir interesants. Un man liekas, ka kādreiz arī, ja mēs dzīvotu tādā valstī, kur visi būtu bez kāda, ja par to normāli runāt, ka viss būtu normāli, viss būtu vienādi, cik garlaicīga sabiedrība būtu. Nebūtu ne mākslas darbu, ne kādu, kā teikt, tādu ģeniālu foršu teātri izrāžu, nebūtu gleznu, kurās mēs savādāk pasauli redzam kaut kur un kad mēs varam ieraudzīt un izveidot kaut ko tādu, kas liek mums par kaut ko aizdomāties un domāt par to, kas tad mēs tādi cilvēki esam. Un man liekas, ka tieši tā nenormālība vai tā novirz no normas ir tieši tā vērtība kā tāda, kuru mums vajadzētu audzēt, palīdzēt, attīstīties un tieši tas ir tas, tāpat kā dabā, vai ne? Tās vienveidīgās ainavas jau, un dabā jau arī nekas nav vienveidīgs, un ja mēs gribam panākt to, ka mums aug tikai viena veida kultūra, nu tad mums ir tā kā, tam mums vajadzīgi inde vai pesticīdi, ar ko to pārējo, tā teikt, nosmacēt, un tā vide nebūtu neveidojas veselīgi. Es domāju, cilvēkiem tas pats. Jā, bet tas, ko tu saki, jā, arī jau mazliet norizona atkal to pašu, ko runājam par Zentu Mauriņu, vai ne? Nu, tas var būt kā tāds piemērs, nu kas tad, vai ne, to apkārtējo attieksmi, vai kāda konkrēta cilvēka attieksmi tev palīdz to savu potenciālu apzināties un viņu attīstīt. Un tur arī cits piemērs, ko es arī esmu sarunās jau minējis, tas pats Pigmaliona efekts, ja eksperiments skolā, kur skolotājiem pasaka, te jums ir 2 ģēniji skolēni, ja, kas nebūtu nav ģēniji, bet skolotājs domājot, ka tie tiešām ģēniji pievērš viņam īpašāku uzmanību, vairāk no viņiem sagaida un mācību gada beigās arī izrādās, ka to skolēnu sniegums ir stipri virs vidējā un principā uz viņiem tiešām var sākt skatīties kā uz ģēnijiem. Tu iedrošini. Un tu arī vairāk sagaidi, ja? Bet tajā pašā laikā tā īpašā uzmanība, ko tu velti, tad tas dod rezultātu. Savukārt, ja tu jau tā teikt, primāri skaties uz cilvēku kā nekam nederīgu, iespējams, ka arī tas rezultāts tiešām tur pilnībā izpaliks. Un kā tad mums panākt to, ka mēs cilvēkos saskatām potenciālu un par to jau var lielā mērā ir tā dažādības vadība, ar ko es strādāju organizācijās. Un arī cilvēks, teiksim, bez invaliditātes tu var atnākt kā tāds juniors vai cilvēks vēl bez īpašas ekspertīzes strādāt, un ja tevī neviens nesaskata potenciāli, ja nerada tos apstākļus, kuros tu varētu augt, tad visticamāk tas potenciāls arī iet zudumā. Bet jautājums, ko es gribēju arī pacelt, ir arī par neredzamo invaliditāti, jo it kā, ja invaliditāte ir redzama, tad mēs saprotam, ka cilvēks kaut ko it kā fiziski varētu nespēt. Bet ja šī invaliditāte ir neredzama, tad vismaz pēc manas pieredzes organizācijās arī intervējot dažādus cilvēkus, paliek sajūta, ka tas pat varbūt vēl lielāks psiholoģisks sabrūtinājums cilvēkam, īpaši nav psiholoģiski droša darba vide, kur to var darīt zinām, ja, ka cilvēks varbūt slēpj to savu invaliditāti, jo baidās zaudēt darbu vai baidās no stigmatizēšanas, un visu laiku viņam sanāk dubultā sevi pierādīt, jo viņam tas ir īpaši grūti, un šī neredzamā invaliditāte netiek pamanīta, jo arī cilvēks baidās par to runāt. Vai jums ir pieredze ar to, kādu jūs novērojumi? Tieši precīzi tāds arī, man liekas, ka arī pie mums tā cilvēki, kuri meklē darbu, un tad mēs tā kā mēģinām ar viņiem kopā aiziet cauri tam procesam, uzrakstīt CV labāku, lai tu varētu startēt kaut kur vai to motivācijas vēstuli, vai drusku sagatavojam arī tam darbā pieņemšanas vai pārunu procesam kā tādam. Un tad ir tā, ka tā pieredze rāda, ka ja tu saki, ka tev ir invaliditāte, tad tas pārunu process tev beidzās pirmajā kārtā, un tad kaut kā darba devējiem liekas, ka tāds čakars būs, nav ko tur labāk ņemties, un es tā var paņemt normālu cilvēku darbā. Ja tu nepasaki to, ka tev tā invaliditāte nav, tad viss ir kārtībā, tie pieņem, bet laikam, tie sensitīvie dati kaut kādā veidā, ko tu vai nu tu un runā par tām lietām, par savu veselības stāvokli, vai arī tu nerunā, un tev negribas. Bet man liekas, ka principā jau, ja mēs to dalāmies un stāstam, tad atkal daudz vienkāršāk darba devējiem ir pieņemt lēmumu, palīdzēt varbūt tās vai atklāt to tavu potenciālu kā tādu. Un tas, man liekas, ka atkal daudz
daudz vērtīgāks process. Kādreiz bija tāda pozitīvā diskriminācija no darba likumdošanas viedokļa, ka cilvēki ar invaliditāti nevarēja tik viegli atlaist. Un ar vienmēr arī, cik arī pēdējā laikā kaut likums ir mainīts, bet darbdevēji atsaucās, jā, bet tu nevar atlaist, un tad, ja viņš tomēr izrādās man neatbilstīgs, es to nekad nevarēšu tikt vaļā, un tad ir tādi pāris piemēri, kur kādi cilvēki ar invaliditāti bija iesūdzējuši darbdevēju tiesā, un tad prasīja miljonu par to, ka viņu atlaiž un tā. Un tad tie negatīvie piemēri kaut kā aizgājuši ir tautās un jau tādi hrestomātiski palikuši un ir iesēdušies atmiņā vairāk nekā tie pozitīvie piemēri. Tas tā kā nepalīdz kaut kur, bet man nav atbildes, kā ir pareizi. Vai ir jāsaka, vai nav jāsaka. Ja tā invaliditāte ir redzama, protams, ka tu uzreiz vari saprast, kā rīkoties, ko darīt, ja tu esi pietiekoši izglītots un ja tu zini, kā rīkoties, bet ja tu nezini, tad ja tev pēkšņi kaut kas izlec un tev pēkšņi tu saproti, ka jā, tur ir, nezinu, slimnīcas vai ļoti daudz dažādas slimības lapas un tu nevari, kā teikt, tad jau jāmeklē cits cilvēks, kas aizvietos to cilvēku, tad laikam tāda nereiķināšanās. Šeit jābūt tam apusējiem procesam, ir jābūt tam darba devējam tādam, uz kuru tu vari paļauties, un darba ņēmējam, kurš ir pietiekoši atklāts, es domāju. Jā, jo arī tos pielāgojumus ir grūti veikt, ja tu nezini, kam pielāgoties, un tad sanāk tā kā viss to noli, vai ne, kurš ir pirmais tas, kurš atklāsies, vai kurš ir pirmais tas, kurš uzmanēs. Tad tev veidojās negatīva attieksme kaut kur, jā, es jau pieņēmu tādu darbā, un viņam kaut kas notika, un tad, kur viņš mēnesi, 2 mēnešus bija pazudis, un operācijas, un vēl kaut kas, un tad beigās nekā. Arī tādi gadījumi ir. Apēļona leģendās bija vēl viens gadījums tāds interesants, kur bija viens ļoti labs darba devējs, un viņš gribēja pieņemt darbā cilvēku ar invaliditāti un pieņēma. Viņam bija svarīgi nevis darbinieks, bet viņam bija svarīgi, ka viņa uzņēmums ir sociāli atbildīgs. Viņš pieņem darbā un saka, ka pagaidi nestrādā. Tad pierod pie tā, tev invaliditāte, tev smagi ir, pasties, kā te darbojās, kā viss notiek, un pamazām sāks to darbu, es tev ievadīšu un tā, un pagāja nedēļa, pagāja 2 nedēļas, un tas cilvēks vienkārši kaut ko dara, viņam nav pienākumu, un darba devējs ir priecīgs, viņš ir sociāli atbildīgs, viņš ir atķeksējis, un viņš pat ne tikai atķeksējis, bet viņš ir pieņēmis darbā, vai ne? Un beigās pēc 1,5 mēneša tajā kolektīvā veidojās tik milzīgs konflikts, tāda milzīga negatīva attieksme par to cilvēku, kuram nav to pienākumu, nav nekādu darbību, ko viņš veiktu, spēlē bumbiņas kaut kādas telefonā un tā kaut kā, bet darbdevējs pats arī nesaprata beigās, kur tā problēma ir forši, kur mums ir dažādība un viss ir, kā teikt, kārtībā. Un tā ir tā lieta, ka arī pret cilvēku invaliditāti mums vajag to vienlīdzīgu attieksmi, kad nav tā, ka tev ir mazāk jādara. Jā, man ir jāņem vērā, ka dēļ savas invaliditātes tu varbūt, ka nevari kaut ko izdarīt, varbūt, ka tu vari kaut ko lēnāk vai savādāk izdarīt, bet mans kā darba devēja pienākums droši vien, ka būtu tad padomāt, kā es varu pēc iespējas labāk to tavu potenciālu izmantot, kā es varu, kā teikt, izdarīt tā, lai tu varētu labāk un ātrāk strādāt, nevis gaidīt, ka tu pats nāksi vai izdomās kaut ko un tā. Precīzi novērojam arī tas, ka mācot par dažādības vadību, ja es jau arī, nereti man šo nākas atkārtot, ka dažādības vadība jau no tas, ka mēs saskaitam atšķirības, cik mums ir cilvēki ar invaliditāti, cik mums ir sievietes, cik mums ir vīrieši, bet būtiskais jautājums ir tā vērtība, ko mēs kopā radām caur tām atšķirībām. Un šis gadījums, ko tu noraksti, man ļoti atgādina arī situācijas no dažādām organizācijām, kur cilvēks ar invaliditāti tiek pieņemts darbā, lai atķeksētu, tāpēc, ka mums ir, un mēs varam ielikt gadu pārskatā, vai kur, ka mums ir arī tāds cilvēks, bet primāri netiek, teiksim, novērtēts tā cilvēka potenciāls un ekspertīze. Un tad es pie sevis domāju, kā tas ir. Ja tev pieņem darbā, tāpēc, ka tev ir invaliditāte, pat nepaskatoties uz to potenciālu un ko tu var pienest uzņēmumam, kā vērtību caur savu ekspertīzi un pieredzi. Jā, bet lai tam cilvēkam būtu ekspertīze, pieredze, viņam ir jābūt labai izglītībai. Viņam ir jābūt vietai, kur tu vari iet praksē, kur tu vari kaut ko iegūt, kur tu vari pamēģināt kaut ko. Un tāpēc Apēļonā mēs, piemēram, arī ļoti, ļoti novērtējam tos uzņēmumus, kur mums ir pēdējais tāds rīcības virziens vai prioritāte, ko mēs organizācijā esam izvirzījuši, ir jaunieši. Un tad jauniešiem mēs mēģinām rast tādas iespējas, ka tev ir iespēja darīt jebko,
ko tu gribi savā dzīvē, ka tu esi pieņemts tāds, kāds tu esi. Mēs ejam uz uzņēmumiem un mēs ēnojam kaut kur, mēs piedalāmies, ejam kā brīvprātīgie kaut kur un skanējam biļetes un darbojamies kaut kā. Tie jaunieši ar invaliditāti, jā? Jaunieši tādu smagu invaliditāti arī mums ir un tā, un visi laimīgi, priecīgi, un mēs jau beigās pat nešķirojam. Mēs kaut kā birojā par to invaliditāti mums viņa izzūd kaut kur. Mums ir vide pieejama, mums nav tā, ka tur nevar kaut ko, vai kāds ir jāstum. Katrs pats ir patstāvīgs, neatkarīgs, un ja tev vajag atbalstu, palīdzību, tu to pasaki. Tas nav kā apgrūtinājums, un tev nav jābūt asistentam otram cilvēkam. Un tajā pieejamajā vidē, tajā savstarpējā sadarbībā un izpratnē un zināšanās arī tā invaliditāte pazūd un ir forši. Visi kopā darbojās un strādā un brīnišķīgas lietas, ko mēs patreiz veicam. Bet kā vispār ir ar to izglītības iegūlu Latvijā? Es domāju, ar piekļūstamību vai pieejamību, cik pieejama ir izglītība bērniem, jauniešiem ar invaliditāti? Es atceros, arī es pat universitātē strādāju vairāk gadu garumā un ļoti bieži staigājot pa tām vecajām ēkām, ar tām trepēm. Es domāju, kā tu vispār vari tikt uz to lekciju, ja tev nav kāds, kas, ja tev ir, piemēram, pārvietošanās grūtības, un tu esi atkarīgs no, puišiem, kas tev uznesīs pa trepēm. Apmēram tā sanāk, ja? Kā Zenta Mauriņa. Tieši tāpat tās. Bet vispār jau tās augstākās izglītības iestādes aizvien pieejamākas paliek un kaut kā sāk par to domāt. Droši vien, kad Eiropas Savienība mums ļoti daudz ko nosaka, jo ja tu izmanto Eiropas Savienības fondus, tad tomēr tai pieejamībai ir tā horizontālā prioritāte un ir kaut kādā veidā jāievēro. Tad mēs apvienotā ļoti cenšamies, lai tai pieejamības risinājumi būtu pareizi, lai viņi būtu tādi ilglaicīgi varbūt tās, lai tas universālais dizains tiek ievērots, ka to pieejamības risinājumu veido nevis tādu, ka tas ir domāts vienam cilvēkam ratiņkrēslā, bet kur var izmantot arī cilvēki, kuri pārvietojās ar kādu palīgierīci citu, kas nav šis ratiņkrēsls vai ja mēs skatāmies no speciāla pacēlāja un lifta, tad droši vien, ka lifts ir labāks. Vai uzbrauktu un pacēlājas uzbrauktu ir labāks, tāpēc, ka uzbrauktu vairāk cilvēki pārvietojās. Ja tas ir speciāls risinājums, tad tam atkal ir īpaša aprūpe vajadzīga, īpaša apkope, viņš vienmēr ir dārgāks, izmaksās. Un mēs kaut kā ļoti cenšamies arī tikt tam pāri, ka tam uztaisam speciāli pacēlāju, kur neviens neizmanto, un tad esam laimīgi un priecīgi un aizmirstam, un tas ķeksīts ielikts kaut kā. Jā, ka tev jāzara kādam, lai to pacēlāju vispār iedarbinātu. Atbildīgam jābūt, un nekad viņš nestrādā tie speciālai pacēlāji un tā. Bet tās izglītības iestādes savukārt ir, mēs ar vienu Saeimas sociālo jautājumu komisiju ir, un tad ar to kopā mēs uzprasījām izglītības ministrijai Rīgā pieejamās skolas. Un tad tā nejaušības kārtībā paņēmām tā sarakstu, ko ministrija atsūtīja, un apbraukājām. No tām 5-6 skolām, ko mēs atbraukājām, neviena nebija pieejama. Ministrijā bija informācija, ka viņas ir pieejamas. Un tā pieejamības izpratne atkal mums ir tāda, ka uztaisam pacēlāju vai uztaisam vienu uzbraukto pie ārējām durvīm, tiekam iekšā pirmajā stāvā. Pirmajā stāvā ir tas cilvēks ar to zvanu. Zvanu tantiņu kādreiz mēs saucām viņu. Darīt trepes uz augstu, trepes uz leju kaut kur, un tev liekas tā pieejamība nodrošināta. Vai ja arī pirmajā stāvā pieejamība it kā ratiņkrēslā tu vari nokļūt, ir vienā līmenī, bet toaletes nav. Vai tu vari visur iekļūt, izņemot ēdināšanas telpu, garderobi, aktu zāli un skolotāju telpu. Tur tu nevar iekļūt iekšā. Un tā nav pieejamība atkal. Un atkal tā reizē mums tā pietrūkst informācija vai sapratne, kas ir tā pieejamība kā tāda un ko tas nozīmē. Un mēs jau pasaulē esam vēl tālāk Eiropā, īpaši esam aizgājuši, mēs runājam par autismam draudzīgu vidi, tādu īpašāku uzmanību pievērst, lai tās gaismas nav tik spožas, lai skaņa nav tik uztraucoša, lai nav smaržas kaut kādas, kuras varbūt, ka tev var triggerēt kaut kādā veidā. Mēs runājam par to, ka tai videi jābūt arī tādai, kas ir demences cilvēkiem draudzīga, demencijai draudzīga vidi. Mēs vēl tālāk ejam par to, lai tu nepazustu, lai norādes būtu kaut kur, lai tev būtu vieta, kur apsēsties,
apsēsties, un tā pieejamība attīstās ar katru dienu, un mums likumdošana netiek līdzi, mums cilvēku apziņa netiek līdzi tam visam, un mums liekas, ka kur uzbraukt, ir pacēlājis, ko vairāk vajag. Bet izrādās tā pieejamība ir daudz kas vairāk. Un ja mēs par tām skolām runājam, tad kā vairedzīgs cilvēks vai vairedzīgs jaunietis var apgūt vielu, vai viņam ir kāds speciāli ierīce, vai viņš tiek nolaists pirmajā solā un tad sēdi, tu jau esi invalīds, tev jāsēž ir, vai tev ir kaut kādas IT lietas, kuras tev palīdz, lai tu varētu apgūt vielu, vai kā vēl tu varētu kaut ko izdarīt, lai tu būtu teicamnieks, lai tu būtu labāks, lai tev būtu vēl lielāks iespējas. Bet kā ir, vai pakalpojums sniedzēji, pieņemsim, vai tie būtu autobusu šoferi, vai arī, ja mēs runājam par skolām, piemēram, skolotāji, arī nāk, pieņemsim, pie jums un izglītos par šādiem jautājumiem, kurš ir tas, kas nodrošina viņu izpratni, kā strādāt, kā rīkoties tādās situācijās? Mums ir likumdošana, ka tam vajag būt, mums ir iekļaujošās likumdošanas kaut kāda normatīva, kas pasaka, ka tev skolēns jāpieņem, bet ja tā pieejamā vide nav, tad jau tajā skolā tu nevari paņemt, un kā rezultātā tu tur mācīties nevar. Tad ir dažas labas skolas, tur nezinu, Mārupē, Cēsīs, vēl kaut kur Rīgā droši vien, ka vairākas skolas, kas kā pieejamas ir, bet ja arī pasniedz vai skolotāju tā apziņa vai skolu administrācijas direktors negrib tos bērnus, jo tur atkal tie vecāki kašķīgi un vēl kaut kas ir, un tur viņam nebūs labi, un viņš tur netiks, un tad kā tās ekskursijas organizēt, tu taču arī tam jaunietim bērnam ratīgrāslā jātiek līdzi, tik sarežģīti, pieejama autobusu mums nav, tad kā mēs to darīsim, tad vispār neviens nebrauks. Un atkal no viena grāva, otrā bieži vien tās svārstības ir, un tā kaut kā. Un tad, atkal mēs neizmantojam to resursu, kas jau ir izveidots, jo atkal tāda atbalsta pasākuma dažādi ir iespējami kaut kur, bet ja nav tā politika virzīt, ja nav tas, ka tas obligāti jādara, ka visiem bērniem jāmācās kopā visiem, ja nav tā strikti noteikts, tad kaut ko var nedarīt. Jaunie skolotāji, kas patreiz, ko mēs tā kā skatāmies, tad viņi tādi atsaucīgāki, iejūtīgāki ir ar lielāku izpratni un arī pie mums bieži vien atnāk kaut kur un kaut ko mēģina uzzināt. Bet ļoti grūti vispār. Jā. Bet, atgriežoties pie tās darba vides vai nodarbinātības jautājumu, es nezinu, ir kaut kāda statistika pieejama. Man tagad es neesmu paskatījusies, bet kā vispār ir ar to cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību Latvijā? Dati kaut kādi? Vispār salīdzinoši tā, ja mēs skatāmies, tad cilvēki ar trešās grupas invaliditāti, ja mēs pirmā, otrā, trešā grupa, Eiropā tā invaliditāte nerēķina procentuāli savādāks, tie kritēriji kā tādi Latvijā mēra pirmā, otrā, trešā grupa. Trešā grupa ir tāda visvieglākā invaliditāte līdz, ja es nemaldos, kaut kādiem 50% darbspējas zudums un tā. Tad, ja mēs skatāmies pie pirmā un otro, trešo grupu, tad trešās grupas cilvēki invaliditāti darbu atrod un strādā diezgan daudz. Grūtāk jau ir otrai grupai, kur tev tā invaliditāte sarežģītāka, un tad, ja tev ir pirmā grupa, tur jau atkal ir cilvēki ar intelektuālas attīstības traucējumiem, ar smagāku kaut kādu tiešām tādu kustību aparātu vai vēl kaut kādas tādas smagas invaliditātes ir, tad tur jau grūtāk ir. Un visgrūtākajā situācijā, protams, ir cilvēki ar intelektuālas attīstības traucējumiem, jo viņiem vajag tādus atbalsta mehānismus, kas Eiropā ir diezgan daudz un dažādi, bet Latvijā kaut kā nav iedzīvojušies un vēl ir attīstāmi, man liekas. Latvijā tas, kas ir izmantojams, ir subsidētās darba vietas, kas nav slikts tāds valsts atbalsta mehānisms, un papildus šim mehānismam vēl ir iespēja dabūt valsts naudu vai Eiropas Savienības naudu Nodarbinātības valsts aģentūrā, kas ir domāta darba vidas pielāgošanai, tur kaut kādi 1000 eiro apmēram, nav daudz, bet tomēr kaut kas tas ir, ko tu vari izdarīt. Un tad tas laikam arī viss ir. Eiropā ļoti daudz attīstīta ir tā kvotu sistēma. Tas nozīmē to, ka, piemēram, ja tev ir 50 cilvēki darba uzņēmums vai uzņēmums ar 50 cilvēkiem, tad, 3 vai 5% kaut kurā valstī ir jābūt cilvēkiem invaliditāti. Mēs vienu brīdi arī diskutējām Latvijā par to, ka vajadzētu kaut kam līdzīgam būt kvotu sistēmai, tad Rīgas doma teica, ka varētu to attiecināt uz pašvaldības uzņēmumiem, tad valstī pašvaldībai pirmajiem jārāda piemērs, pirms mēs prasam uzņēmējiem.
Bet kaut kā neaizgāja tas. Un tad mēs apējānā vismaz tā padiskutējām un sapratām, ka tā administrēšana, lai uzskaitītu uzņēmumus, cik katrā uzņēmumā cilvēki mainās no mēneša uz mēnešu, tad aprēķināt to kvotu, cik liela tur jābūt tiem cilvēkiem ir. Un, ja tā kvota netiek izpildīta, tad jābūt soda naudai, kādam tā soda nauda jāuzskaita. Un tā administrēšana būtu krietni vien lielāka, sarežģītāka nekā tas iegūms. Un tad mums likās, ka tā sabiedrības izglītošanai jābūt lielākai un ieinteresētībai un parādīt to, ka cilvēks ir invaliditāte ir labs darba ņēmējs, un viņš var būt labs darbinieks, kā tāds ir, tad tam vairāk. Jā, un viņš var izmantot savu potenciālu, jo katrs cilvēks jau, kas netiek nodarbināts, no vienalga jau sabiedrībā, tad nāk uzturēt, vai ne, un tad labāk cilvēks jūtas vērtīgs un var likt lietā savu potenciālu. Precīzi. Skandināvijā, piemēram, viņi saka, ka viņi nav tik bagāti valsts, piemēram, Zviedrijā, mēs tur sadarbojamies ar Zviedriju vairāk, viņi saka, nē, mēs neesam tik bagāti, lai cilvēki maksātu palīdzību, monetāru palīdzību sniegtu un nenodarbinātu viņus. Ja mēs varam nodarbināt, ja viņš kaut ko var darīt, nezinu, kaut ko, jebko, ko viņš var darīt, tad viņam ir tas jādara. Tev pienākums ir strādāt. Un tas tev nodrošina tev pastāvību, neatkarību, finansiālu neatkarību un tādu lietdarību arī sabiedrībā kā tādā. Daudz ieguvumu no tā, ko tu strādā. Bet ir kādi tie labie piemēri, uz kuriem jūs raugāties? Jums droši vien bijusi dažāda veida sadarbība ar starptautiskiem partneriem, citām valstīm. Ir kāda valsts vai reģions, uz ko jūs skatāties kā tādiem vairāk veiksmīgiem attiecībā uz cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu un kopumā iekļaušanu sabiedriskā dzīvē? Jā, es domāju, ka Skandināvija, protams, ka viens izcils piemērs ir, kur tā sociāla atbildība, kur sabiedrības informēšana, izglītība, sabiedrības attīstība ir daudz augstākā līmenī, un tur nešķiro pēc vīriešu, pēc dzimumiem, pēc invaliditātes kaut kādā veidā. Tur tiešām tā izglītības iespējas jau ar ļoti lielām tradīcijām ir, un tev vienkārši jābūt un jādarbojās. Un nepavēlti cilvēki ir invaliditāte ļoti veiksmīgi Skandināvijā bijuši eiroparlamentārieši, valdībā darbojušies, strādājuši, uzņēmumus vada, un nevienā brīdī viņi neizjūto savu invaliditāti kā apgrūtinājumu kaut kur, un tā kaut kā. Drusku savādāks ir tāds Francija, Itālija, Spānija, kur tāda valsts atbalsta programmas atkal drusku savādākā veidā ir, un tur arī Vācijā un Austrijā ir šī kvotu sistēma kā tāda, kas atkal savādāk to nosaka, un tā kā piespiedu kārtā tev uzliek par pienākumu pieņemt darbā to cilvēku invaliditāti, ja nē, tad soda naudas jāmaksā. Un tad arī, protams, ka tāds Anglijas modelis, kur man liekas, ka ir ļoti vērsts uz to, ka tev jau iemāca bērnībā, ka tev jāstrādā, un tas, man liekas, ka ir labs. Un, protams, ka Amerika ir ļoti labs piemērs, kur tev ir pirmām kārtām tev ir nevis iekļaušana vai vēl kaut kas, tev ir cilvēktiesības. Strādātāji tavu cilvēktiesību. Un tur ļoti, kā teicu, šī tiesība paradigma ļoti liela nozīme spēlē. Un tev ir jāmācās, tev valsts nodrošina to, ka tu vari mācīties, un ja tu nemācies un neko nedari, tev nekā nav. Bet ja tu kaut vai drusku izrādi interesi, un tad tev valsts nodrošina to. Tev ir, atbalsta grupas vecākiem, tev ir iespēja studēt, tev ir iespēja mācīties, tev ir koledža un vēl. Tev nevienā brīdī nav neviena apgrūtinājuma, tev nav tā, ka tev kaut kas apgrūtina kaut ko. Tev visu laiku ir tas ceļš, zaļais koridors, ja tu tikai pasaki to savu vēlēšanos, ka tavu tiesību ir mācīties, tev tāda tiek nodrošināta. Ja mēs paskatāmies tā tīri, praksē, ja? Ļoti bieži jau arī runājot ar dažādām organizācijām un jautājot, vai jums, piemēram, strādā kāds cilvēks ar invaliditāti, nē, kāpēc ne, neviens jau nepiesakās. Un tad es domāju, tad es jautāju, mums jau tāda nav, un neviens jau arī nepiesakās, un tad es jautāju tālāk, bet kā jums šķiet, kāpēc tad nepiesakās, ja? Tas, ko būtu interesanti, teiksim, no jūsu perspektīvas dzirdēt, ceļā uz nodarbinātību, kur tad pazūd šis cilvēks ar invaliditāti, jo ir vēlme strādāt, jā, no vienas puses mēs varam teikt arī, ka tomēr politika, jā, ir tāda, kad vajadzētu dot šiem cilvēkiem iespēju, un mēs pat varam mudināt un teikt, jā, piesakaties, bet tomēr līdz nodarbinātībai tas neaiziet. Ja? Kur šitas brīdis, vai tajā procesā, tajā ceļā uz nodarbinātību, kur tomēr, kur visvairāk cilvēki tā teikt atkrīt vai tiek atstumti vai pēc jūsu pieredzes?
Jā, tāds sarežģīts jautājums, jo no vienas puses, ja mēs tagad skatāmies, tad mēs, par cik mums tas jauniešu prioritāti ir, un mēs tiem jauniešiem ļoti lielu uzmanību pievēršam, tad mēs redzam to, ka ļoti daudz jauniešu pabeidzot skolu, nekur neaiziet tālāk. Kaut kā vai nu vecāki nespiež, vai tie apstākļi izveidojušies tādi, ka tu mājās sēdi, tu neko nedari, tu mājās paliec. Un tad līdz brīdim, kamēr vecāki var to jaunieti uzturēt un tā kaut kā. Kaut arī gribētu, lai tas jaunietis kaut kur ietu, bet tas tev prasa papildus rūpes, papildus spēku, lai viņi kaut kur virzītu, un tu jau esi tik tā nomocījies, ka tev vienkāršāk ir likt viņam mieru, lai viņš sēž mājās un neko nedara. Un tad ir atkal tādi cilvēki, kuri dēļ savus invaliditātes nav strādājuši 5, 7, 10, 20 gadus, un kuri pēkšņi grib kaut ko darīt, bet viņam nekā nav. Viņam ir novecojusi izglītība, viņam nav pieredzes darba kolektīvā, viņam nav vispār prasmes un iemaņas nekādas, viņam nav ambīcijas bieži vien arī tādas, kad tu gribētu kaut ko vairāk, bet tu gribi vairāk nopelnīt, tu gribi vairāk saņemt kaut ko. Un tas, man liekas, ka kaut kur pazūd, un tad ir vēl viena lieta, kas man liekas, ka ir atkal tāds politikas jautājums, ka ja tu nestrādā, tad tev tas valsts pašvaldības atbalsts bieži vien ir lielāks nekā, ja tu strādā. Kāpēc tā? Kaut kā tā ir iznācis. Un tad ir labi valsts atbalsta mehānismi, un tad tev, piemēram, ir aprūpes atbalsts, arī monetārs kaut kāds, kur tu vari kaut ko izdarīt, nepiepūloties tik daudz varbūt tās, bet nav tik liela tā, ja tu strādā, ja tev kaut kas jau sāk parādīties, kāda nauda, un tu nopelni kaut ko, tad tu nenopelni, un tad tev noņem kaut ko nost, un beigās tu nenopelni tik daudz, lai nokompensētu to, ko tu vari dabūt, ja tu nedari neko. Tad absurda situācija iznāk. Un tas viss kopā rada tādu sarežģītu situāciju. Daudz apstākļu kopums, kur mums pazūd. Bet tie cilvēki, kuri grib strādāt, man liekas, tie arī, kuri ir motivēti, kuriem ir izglītība laba, tad tiem arī, kā teikt, ir iespēja, man liekas, patreiz jau atrast to darbiņu un salīdzinoši labu darbiņu un strādāt un būt sabiedrībā. Jūs arī no Apēronas, saprotu, apsakojat daudzas organizācijas un konsultējat, vai tā darba vide, darba vieta, ēka, office ir pietiekami pieejami vai ne, un dodiet atzinumu. Cik liela ir darba devēja interese vispār izvērtēt savas telpas vai darba vidi priekš cilvēkiem ar invaliditāti, un kādi ir tie pielāgojumi, kas visvairāk ir nepieciešami? Droši vien no tiem pielāgojumiem skatoties, lai cilvēks pats pastāvīgi iekļūt iekšā, jābūt nedaudz platākām durvīm, vai precīzāk sakot, ir jāatbilst durvīm, ir jāatbilst standartiem, 90 centimetriem, ir jābūt toaletes telpai, kas ir normāli, un cilvēkam ir jāvar piedalīties, kopsapulcēs vai virtuvē, piemēram, jāiekļūst iekšā, un pašam kaut kas arī tur ir jāizdara vai jāvar izdarīt. Bet tie pielāgojumi, droši vien tās galvenās lietas. Ir kāds specifiskāka invaliditāte, kur tev vajag kaut ko ļoti, ļoti specifisku, piemēram, ja tas ir nedzirdīgs cilvēks, tad viņam vajag varbūt tās, kad papildus kaut kādu signalizāciju, evakuāciju, piemēram, notiek, vai jāpadomā par to, kā mēs ar to cilvēku varam komunicēt, jo viņš jau nedzird, un tad atkal kā viņš jūtās sapulcēs, kā viņam informāciju nodod, un tas nevienmēr darbojās ar zīmītēm, jo iespējams, ka viņam ir savādāks vārdu krājums un tam līdzīgi. Bet tas, ko mēs esam saskārušies pēdējā laikā, ir tas, ka pie mums nāk darba devēji un saka, bet kādus darbus cilvēki ar invaliditāti var veikt. Tad mēs reizēm ejam uz uzņēmumu un skatāmies, šeit var par apkopēju strādāt, vai šeit var, grāmatvedībā darboties un strādāt. Šeit var cilvēks neredzīgs, šeit nedzirdīgs, šeit vājdzirdīgs, un mēģinām izrunāt un parādīt to dažādību kā tādu, jo reizēm tā motivācija darba devējā pamostās, viņš nezina, ko varētu piedāvāt. Un tas ir interesants. Bet to brīnišķīgi dzirdēt, un tad pieaug to darba devēju skaits, kas šādi vēršas? Jā, it kā pieaug, un tad tam jāiet roku rokā arī ar to cilvēka motivāciju kaut kādu. Un tad mums bija ļoti interesanti, ka viens tirdzniecības uzņēmums arī bija atnācis un saka, mēs esam gatavi pieņemt, aizbrauc bija uz karīgu Skandināvijā laikam, un tad te ieraudzījuši, ka vienā tirdzniecības uzņēmumā vienā veikalā strādā cilvēki ar Dauna sindromu. Un teica, ka mēs arī gribam, mēs esam gatavi eksperimentēt, un mēs esam tie labi, dodiet mums 5 cilvēkus ar Dauna sindromu, lai viņi pie mums strādā. Un mēs nevienu neatradām, tāpēc, ka kaut kā nebija motivēti cilvēki. Mums
tā nebija virzīta uz to, ka ir jāstrādā dienas centri, grupu dzīvokļi un cits tas dzīves ceļš ir, kas cilvēkiem bieži vien ir ievirzīts, nevis tas, ka viņam ir jāstrādā. Tā kā tā nodarbinātība, darba tikums mums joprojām netiek tā virzīts, man liekas, tur tā virzība jābūt lielākai kā tādai. Nu, un kā pēc jūsu pieredzes ir, cik lielā mērā organizācijām veids ar tādu augsnes, sociālās augsnes pielāgošanu, teiksim, tagad, kā jūs pats sakat, eksperimentēt, ja pieņem darbā cilvēkus, pieņemsim 5 Down sindromu, un vadībai ir tāda nostāja, ka to vajadzētu darīt, un kā tad panākt to, ka kolēģi neizvairās vai ka kolēģi arī saprot, kā veidot normālu veselīgu saskarsmi ar cilvēkiem, kas ir varbūt stipri atšķirīgi. Jā, tieši tev ir tā atbilde, man liekas, ka, ko darīt, mācīt, protams, un pasaukt. Un man liekas, ka atkal bankā bija vienā ļoti interesanti tas, ka bija tādi Skandināvu banka, kur vienkārši reiz mēnesī aicināja dažādus cilvēkus, tā kā neklātienē, reizēm arī klātienē, un tad tā kā uz kafiju, piemēram, un tad arī līdzīgi kā mēs ar tevi tādu runājam, tad pārunāt, kā tu dzīvo, kā tev veicās, ko tu dari, un tad to cilvēcisko faktoru parādīt. Un arī mūsu aicināja, un tad mēs tā kā runājam, stāstījām par šīm lietām kā tādām, un ļoti interesanti bija, man liekas. Un tad arī Apēronā mums ir vairāk tādi mehānismi vai tādi pakalpojumi, ko mēs piedāvājam. Mums ir brīnišķīga apmācība metode, ko mēs saucam par sajūtu pusdienām, un tev pie tādas eksistenciālas, pie ēšanas, pie eksistenciālas lietas. Tev ir 3 ēdienu reizes, un katra ēdienu reize ir ar savu apgrūtinājumu. Tāda sākumā, kad tev jāvēl ēdama zālē, tu neredzi neko, un tev jāsaprot, kur tu sēdi, un tās maņas jātīst kaut kā un jāsaprot. Bet tas nav tā kā uz ilgu laiku, bet pie tās pirmās ēdienu reizes. Un tad nāk cilvēks, kurš ir neredzīgs, un arī stāsta par to, kā viņš dzīvo, kā viņš jūtās. Un neuzliek kaut tādu atbildību tiem dalībniekiem, kas piedalās, ka sabiedrība ir par kaut ko atbildīga, bet tieši otrādi tādā pozitīvā veidā parādot, ka tā invaliditāte viņa dzīvē nav mega liels šķērslis, ka viņš var dzīvot, ka viņš ir dzīves priecīgs, viņš smējās, izstāsta kādu anekdoti un parāda, kas ir tā dzīve arī pie tāda veida invaliditātes. Otrs apgrūtinājums ir, ka tev ir apgrūtināts roku kustības, ka tev kaut kas tur jāizdara, un mums esam izdomājuši tādus vairākus uzdevumus, ka tur selfiju jāuztais ar telefonu, vēl kaut kā ļoti interesanti un radoši parasti tas viss iznāk. Un tā trešā reize ir, kad tev ir, ka tu nedzirdi, ko tu pasūti desertā, un tu nezini, kas tur kafija, tēja vai kefīra, vai ko tev tur atnes. Ko jau pasūtīja, to tev atnes, vai ne? Un arī nedaudz ironiski reizēm kaut kur, reizēm savādākā skatu griezumā kaut kur, bet pēc katras reizes nāk reāls cilvēks un savādāk tu to ieraugi, un tu pēkšņi redzi, ka tas ir pat blakus kaut kur, un ka tie nav izdomāti cilvēki. Tad forši, man liekas, tādas apmācību metodi. Es tieši gribēju uzslavēt, jo es biju vienreiz tādās pusdienās pie jums, tām sajūtu pusdienām, un tas arī man bija tāds mājiens, cik ārkārtīgi svarīgi ir tiešām iekāpt citu kurpēs, un ko tas vispār nozīmē, ka tu neredzi, ja? Un es atceros, kā es jutos, tur pirmais laikam bija tas, ka arī man aizsēja acis, un tad bija jāiet pie tā pusdienu galda. Tas bija jūsu pasākums, kāds gadus apakaļ. Un, protams, ka tiek piešķirts tas pavadonis, kas man ved un visu stāsta. Tev jāuzticās. Man jāuzticās, un tad es sapratu ārpēc, cik grūti ir uzticēties, jo to cilvēku jau to varbūt nezinu. Un es tiešām neko neredzu, un man jāuzticās, ka viņš mani veda, un jāsako viņam, un tad apsēžoties pie tā galda, man vispār bail kustinās rokas, jo man liekas, ka es visu nogāzīšu, un tur ir šķīvi un dakšas un glāzes, un man tajā brīdī likās, ka es vispār kļūstu kad es nespēju vispār funkcionēt, ka es nespēju vairs ne klausīties, ne kustēties, kaut arī it kā man ir viena maņa, fundamentāli nepieciešama, manā gadījumā, maņa, un kad es vairs nespēju neko izdarīt. Un tas man lika saprast ārprāts, cik maz vispār mēs saprotam cilvēkus, kas ir tādā situācijā, ja? Un tajā pašā laikā runājot ar cilvēkiem ar redzes traucējumiem vai neredzīgiem cilvēkiem, tu saproti, ka arī viņi var funkcionēt darba dzīvē, izprotot, kāda vajadzīga tie pielāgojumi. Ja? Tas pirmais solis var iedzināties un saprast, un arī ar tām rokām, ko jūs teicāt, kas atceros, ka bija tā kā, kaut kas, ka tu nevari viņus pakustināt, un tev vienalga ir jāēd,
Un es tajā vakarā, es teikšu atklāt, neko neapēdu, jo es nevarēju, es biju šokā par to, kā es jūtos, tad, ja tiek paņemta nost kaut vai viena maņa, un ko tas prasa pašam pielāgoties, un cik grūti arī uzticēties te apkārtējai vidē, un ja tu apkārtējai vidē nevar uzticēties, un te mēs runājam par to psiholoģisko drošību arī organizācijās, vai ne? Un tāpēc es jautāju par to augsni, nonākot, teiksim, darba vidē, kur pat tad, ja vadītājs, teica, mums vajadzētu pieņemt darbā arī šādus cilvēkus, bet atkal, ja tā augsta nav sagatavota un nesaprot, ko nozīmē radīt psiholoģiski drošu vidi, lai tas cilvēks var tiešām izmantot savu enerģiju, lai strādātu, nevis lai sev psiholoģiski sargātu. Un tādā ziņā tās jūsu, ja tā var teikt, tās sajūta pusdienas ārkārtīgi vērtīgas, ko es tiešām mudinātu atkārtot vēl un arī citiem darba devējiem, vienkārši cilvēkiem iet un piedzīvot, ko tas nozīmē. Vadības līmenī ļoti svarīgi, lai piedalās. Un atkal, man liekas, ka tā vērtība arī tā, ka mēs to invaliditāti tiešām neuzliekam kā apgrūtinājumu apkārtējai sabiedrībai, bet tādā interesantā, savādākā veidā pastāstot par to, vai ja tu pēkšņi uzzini par zīmju valodu, ka tas nav kaut kas tāds stigmatizējošs un briesmīgs, bet vispār foršs, interesants. Tu vari sarunāties, tu vari pateikt kaut ko vairāk, tu uzzini savu vārdu, kā var pateikt, vai tu zini, ko nozīmē šādi. Tie, kas redz šādi, uzliekot rokas, vai tu vari sasveicināties un nosaukt, uzprasīt kāds otrs cilvēkam, kā viņam iet, un tu bagātini sev. Man liekas, ka atkal tā ir tā vērtība, ko mēs iegūstam, kur vairāk. Redz, tieši mans nākamais jautājums, ko es gribēju jautāt tev, jo ļoti bieži mēs fokusējamies uz to, ko zaudē cilvēki ar invaliditāti, ja viņi neiegūst darbu, vai viņi netiek nodarbināti. Bet mans pretjautājums drīzāk varbūt tāds, ko zaudē organizācijas, ja viņas nenodarbina cilvēks ar invaliditāti. Jā, droši vien, ka tādas klasiskās lietas, ka zaudē lojāli cilvēku. Un tiešām, tas, ka mums novērojams, ja cilvēks atradz darbu, ja viņam ir invaliditāte, viņš ir apliecinājis sev kā labs strādnieks un darbinieks, tad viņš arī labi strādā. Un darbdevējs tikai varētu būt priecīgs par to visu. Tā kā, ja tāda atklātība ir un tā, man liekas, ka laba lieta atkal ir kā tāda. Tā kā, droši vien, labi, tu vari zaudēt labu darbinieku, tu vari neiegūt labu darbinieku, ja tu nepieņem šo cilvēku un nepaskaties uz invaliditāti kā uz potenciālā darba ņēmēju kā tādu. Tā kā tā. Un savukārt, droši vien, ka tas jau nav vienkārši jautājums, jo arī tādās starptautiskās kompānijās, lielajās starptautiskajās kompānijās, bieži vien ir šie tādi stratēģijās ierakstīti, kad mums, tur L'Oreal, piemēram, viņiem ir ierakstīts, ka 3% no visiem darbiniekiem ir jābūt ar invaliditāti. Tad tur jau visu laiku skatās, lai tiešām paši tāda iekšējā kontrola kaut kur būtu, vai droši vien, ka vēl kāda liela kompānija, Rimī, piemēram, droši vien, kad arī viņiem tā invaliditātes politika ļoti svarīga ir. Tu kaut ko nopelni, tu strādā, tu darbojies kādā reģionā, bet tev arī tā sociāla atbildība, kur zināmā mērā ir. Un uzliekot to sociālo atbildību, tu atkal esi tikai ieguvējis. Tikai un vienīgi ieguvējis to var būt. Un tad es domāju, ja 1/4 daļa sabiedrības Eiropā ir arī invaliditāte, tā 1/4 daļa tie ir arī klienti, tie ir pakalpojumu saņēmēji, tie ir preču produktu patērētāji, un ja starp ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem nav neviens, kuriem ir izpratne, kā pielāgot preces un pakalpojumus, teiksim, 4. daļai sabiedrības, tad, protams, ka tie ir arī zaudējumi, runājot par precēm un pakalpojumiem, kas nav atbilstoši visai sabiedrības daļai. Un par to mēs aizmirstam ik pa laikam, un tad Eiropas Savienība mums atgādina par to. Piemēram, ja tu, kā es teicu iepriekš, tad ja tu realizē kādu būvniecības projektu par Eiropas Savienības līdzekļiem, vai līdzekļiem, kuros ir Eiropas Savienības līdzekļi, tad tai horizontālajai prioritātei, vidas pieejamībai, vai piekļūstamībai, vai izmantojamībai, vai universālajam dizainam, tam jābūt ievērotam. Tad nevar būt savādāk. Mēs esam gudrinieki, mēs bišķi kā teikt apējam to visu lietu reizēm, bet cenšamies kaut kur vai ne, un tā. Un pavisam nesen pagājušajā gadā arī pieņēma likumu, kas balstīts uz Eiropas Savienības pieejamības aktu, uz jaunu direktīvu, par to, ka arī tai digitālajai videi ir jābūt piekļūstamai, pieejamai. Un tad lielā mērā tas attiecās uz banku sektoru, un bankas tur sāk domāt par to, kā no bankomātiem neredzīgs cilvēks var naudu izņemt, par to, kā neredzīgs cilvēks bankas kartes var atšķirt, un tad tur tāda robeņa karšu malās parādās.
par to, kādām jābūt ir mājaslapām, vai tur tās piekļūstamība ir, vai ir tādi sīkumi, krikumi, kā kontrasts, vai tie burtiņi nelēkā, ja tu lasi kaut ko, tad ir tādi burti, kuri disleksijas gadījumā tev lēkā ar dažādiem izliekumiem un vēl kaut ko, tad jābūt ļoti vienkāršiem burtiem, vai tev ir alternatīvais teksts bildēm ielikts iekšā, vai tur ir kādi smieklīgi atkal teksti, kas neko neizsaka, kā bieži vien tas gadās, un mēs cīnāmies ar vienoto internetu, to vietni, kas ir, kur visas mājaslapas valstī un pašvaldībām stāv, ka tai jābūt vēl pieejamākai. Mēs runājam par to, ka ir jābūt parakstam pieejamam, lai neredzīgi cilvēki var izmantot, lai vecāku gadu gājumu cilvēks var saprast. Un mēs kā piemēram minam spēles, kuras tu intuitīvi saproti. Mazs bērns paņem rokā telefonu, viņš jau zina, ka šeit ir sākt, šeit ir play, viņš lasīt nemāk, bet viņš jau visu māk izdarīt intuitīvi. Un tas ir tas universālais dizains. Bet savukārt, ja mēs ieejam Latvija LV vai mani veselības dati vai mana veselība, tu neko nesaproti. Kur tur, kas ir jāspiež un kamēr tu domā, tikmēr jau tas laiks ir iztecējis, tev izmet no kaut kurienes ārā, tev atkal pa jaunu jālagojas, kādas tās paroles, kas tur bija. Viss ir tik sarežģīti un beigās šausmas. Es teikšu atklāt, ka es eju tajā lapā ar visu to, kas redzu. Ja? Citreiz tu nevar norientēties līdz galam. Tāpēc, ka tev tā nav tas, nezinu, kāpēc mēs mākam tik ļoti sarežģītas tās informācijas tehnoloģijas izdomāt, ka tur neviens neorientēs, ka tev ir tik grūti to visu saprast. Jā, tad mūsdienās tā izpratnē par to, kas ir atbilstoši darba vide, ja, tie jau nav tikai tā fiziskā infrastruktūra, tā ir arī visa digitālā pieejamība, tā ir cilvēku attieksmes, aizspriedumi. Tad, principā, jau tas atbilstošās darba vides jēdziens kļūst ļoti, ļoti plašs. Nu jā, un atkal droši vien, ka viņš nav tik ļoti attiecināms uz to invaliditāti kā tādu, bet ja mēs skatāmies uz vecāku gadu gājumu cilvēkiem, kuri varētu būt, ka pavisam drīz viņi būs vienīgie, kas strādās vispār, tad tā pieejamībai ir izšķiroša nozīme, tiem interneta vidē ir izšķiroša nozīme, lai tu vieglāk varētu saprast, lai tu vieglāk varētu norientēties, lai tu varētu ātrāk to visu izdarīt, lai tu nenobrucinātu kaut ko, vai tev tas būtu uzreiz saprotams, un tev nevajadzētu atgādināt kaut ko, un lai tu pats varētu iet kādā ēkā iekšā, lai tu varētu doties kaut ko, tev sabiedriskajam transportam, ielām jābūt pieejamām un tam līdzīgi. Tā kā, jā, tas tāds nebeidzams stāsts ir, un arī tā pieejamība, patiesībā sakot, jo tā pieejamība arī attīstās visu laiku. Mēs arī kā piemēru minam, mēs pirms pāris gadiem bijām Spānijā tādā apmācību braucienā, un Spāniju apmeklē ļoti daudz vācu pensionāru, kas lieliem kruīzu kuģiem atbrauc, viņi jau paiet nevar, viņiem kājiņas sāp, un tad Spānijas pilsētās, sevišķi tur, kur tādi kruīzi kuģi apstājās, tur automašīnas var izīrēt, turpat uz stūra. Nav tādi speciāli kaut kur nomalēs milzīgi autonomas punkti, bet turpat uz ielas to izdarīt ātri. Un tad pie tiem autonomas punktiem ir tādas palīgierītes, kas ir domāts veciem cilvēkiem, tādi elektroskūterīši, kurš tur izmantot viens pats braucot, vai ar savu sieviņu kopā, kurai grūti paiet, un tad tādus skūterīšus var izdomāt. Un tad, ja tu izdomā tādus skūterīšus, tad tur patās arī kafejnīcām durtiņas paliek platākas, tā vietiņa starp galdiņiem paliek platāka, lai iebraukt iekšā slieksnīši ir noņemti, un redzam, ka pavisam nesen tie uzlabojumi veikt, jo tie turisti brauc, šīs lietas izmanto, un manā veiklā viņam jātiek. Viņš ir pircējs, viņš ir tas, kas pērk kaut ko, viņš ir maksātājs, un viņš ir dievs. No tāda viedokļa. Jā, tas nozīmē, ka arī, teiksim, turisti, kas ir pensionāri no turīgām valstīm, un mums, piemēram, iebrauc tāds turismu kuģis, un tad, ja tā pavēro, tad tur daļa tikai iznāk vārā, pārējie paliek tur pat uz vietas, jo vecrīgā tev nav kur aiziet paēst. Pa vecrīgi ļoti grūti pārvietoties ir. Tev jāzina ceļi, pa kurieni jāiet ir, un tev ļoti grūti pa to bruģīt kaut kā, ja tev kājiņas sāp, un tu to nevar izdarīt, tev nav kur apsēsties, tu nevar tik ilgi paiet, varbūt tas demencē draudzīgais dizains, kur tev ir tas soliņi pa laikam kaut kur ir, kur tu vari atpūsties, kur tu vari, atlūgt elpu un tā kaut kā. Tā kā tās lietas, uz kuriem mēs pamazām ejam, un tad tie risinājumi reizēm, kurus mēs izveidojam pilsētā, pilsētas atbildība ir par to, ka viņi ik pa laikam ir jāatjauno. Piemēram, mēs arī tādi klasiki jau, ka pie krustojumiem ir
tādas pumpiņas un vadlīnijas, kas tev pie tā krustojuma pieved, un tīrot sniegu, pēc 2-3 gadiem tās pumpiņas ir pazudušas, un tā uz aci viņas redz. Bet, kad tu gribi tā ar kājiņu pataustīt, tu nejūti vairāk nemaz, ka kaut kas tur ir. Tā kā tās pieejamības lietas ir jātīsta, visu laiku jāatjauno, un par to ir jādomā. Un kā teica viens dakters, kurš Amerikā studēja, viņš teica, ka tagad tās slimnīcas vai poliklīnikas vai ārstniecības iestādes, kuras tagad ir celtas Amerikā, viņam tās pieejamības prasības ir tik milzīgas, jo viņi sapratuši to, ka atvesļošanās procesā vai cilvēka tādā dzīves kvalitātē, tai pieejamība ir milzīga nozīme. Tad vai nu tu pats vari kaut ko, vai tu ej kaut kur ārā, pats uz veikaliņu savā rajoniņā pēc maizītes un pieniņa, vai tev kaimiņiem jāprasa, vai tev ir papildus naudu jāmaksā, nezinu, kādai Barborai vai vēl kādai firmai, kas to visu dara. Vai tev ir jāpaļaujas to, ka cits tev atnesīs, vai tu pats aizēji. Tu pats izvēlies. Tu pats patausti to abolīti, to burkāniņu, un tu izvēlies tieši šo, nevis to, kur tev atved. Un tā ir tā dzīves kvalitāte, tā ir tā pastāvība, neatkarība. Tā ir tā dzīve, kur mēs dzīvojam. Un man liekas, ka tā pieejamība ir tik ārkārtīgi ļoti svarīga, ka to mēs nevaram vienkārši tā paslaucīt kaut ko un gan jau kaut kas ir pieejams un viss. Fundamentāli cilvēku vajadzība, ne? Tā ir pamatvajadzība kā tāda. Tā ir pamatvajadzība, lai tu varētu iet pats un nobalsot, kur mēs cīnāmies par to, lai vēlēšana iecirkņi būtu pieejama, un ikvienam vēlēšana iecirkņam jābūt pieejamam, un mēs ar valsts pārvaldi, viņi saka, jā, bet mums ir 60% pieejami, izvēlēties tos 60%, bet kāpēc es nevaru iet pie savas mājas tuvāk, kas ir nepieejams? Tikai tāpēc, ka vai naudas nav, vai negribam. Bet kā tu arī var tikt uz to pieejamo vietu, ja tu jau tik vai kā es varu nobalsot, un kā es varu, ja es neredzu, ja es nedzirdu, kā es varu ar programmām iepazīties, kā es varu saprast, kas tajās programmās rakstīts, un kā es varu saprast par to, ka sabiedrības kohēzijas procesi ietvaros tiek nodrošināt sudraba ekonomikas attīstību, ko tas nozīmē. Viens nesaprot tādus vārdus. Tās prognozes ir diezgan trakas, ka tiešām tā sudraba ekonomika drīz jau, kā tu pats teici, ja drīz jau tie būs cilvēki, kas ir pirmspensijas vecumā vai pensijas vecumā, kas būs galvenie darba ņēmēji. Bet, kā tu teiktu, rezumējot tavu pieredzi, kas ir lielāka problēma, tas zināšanu trūkums vai tieši nevēlēšanās zināt un izprast, ja mēs runājam par vadītājiem, par darba devējiem? Jā, grūti pateikt. Tas, ko mēs apērinām, vismaz mēģinām droši vien, ka radīt to motivāciju, tad mēs mēģinām to invaliditātes lietu padarīt interesantu, vai kā mums, kā teica viena kolēģi ārzemēs, tādu seksīgu to lietu padarīt, ka tas ir forši, ka tas ir stilīgi zināt zīmju valodu, un tad es atceros, ka kādreiz Narvesenā bija tāda laba akcija, ka, ja tu pat zīmju valodā iemācies kaut ko, tad tev kafijā 20% atlaida. Un vienā valstī bija, ja tu runā par zīmju valodu vai zīmju valodā, tad tajā kafejnīcā arī tev ir atlaida, piemēram. Tā ir ļoti pretimnākoši no uzņēmēja puses. Man liekas, ka tā lieta ir, droši vien, ka būtu vajadzīga tā sabiedrības izglītošana lielāka, tādiem labiem, pozitīviem, piemēram, iz Latvijas dzīves, un tāda mums netrūkst, droši vien, ka ir jānodz pašiem cilvēkiem un jābūt valsts politikai, ka mēs cilvēkiem radam izglītības iespējas. Jauniešiem jārada milzīgas resursus jāvirz, lai būtu to iekļaujošā izglītība, lai viņi no bērnu dienas iet uz skolu, lai viņi mācītos, lai līdzvērtīgi mācītos, nevis tev atlaides būtu kaut kādas, un tu nemācies, tu nepiedalies ekskursijā, šeit tu pastāv malā un nepiedalies nodarbībās, te mums citiem bērniem būs. Tad skolotājiem, pedagogiem ir jābūt tādiem, kuri māka, kuri prot, kuri zina, kuri grib kaut ko mainīt, kaut ko darīt un iesaistīt. Un tad pamazām tad arī mēs varam uz to virzīties un tā. Tagad pat reiz uz sitienu, mēs mēģinām grābt, mēs mēģinām uzlabot, mums jādomā par to sistēmu no pašiem sākumiem. Un tā ir tā izglītība, kur jāsāk. Izglītība, pieejamība, medicīnas joma kā tāda, lai tev nebūtu kaut kādas ka tu nevari pierakstīties pie ārsta un tad pēc pusotra gada tu vari kaut kādu atbalstu saņemt un tad vai kādu ratiņkrēslu to saņemt tev sev atbilstoši tikai pēc ilgāka laika perioda, nekā tev viņš vajadzīgs uzreiz tagad. Tev momentāli tam jābūt gatavam, ja tu gribi kaut ko darīt. Jā, ar mūsu sarunu arī pamazām virzās uz noslēgumu, bet varbūt mēs varētu noslēgt ar tādiem,
varbūt tādiem praktiskākiem ieteikumiem. Teiksim, darba devējs ir apņēmies, tagad noklausās šo sarunu, un viņam šķiet, jā, mēs tā arī varam, vai ne? Ka mēs tur saredzam potenciālu un nolēmu, ka tiešām gribētu pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti. Kas būtu, bet nezinu, kā to darīt, un joprojām baidās. Kas būtu tie pirmie soļi, ko jūs ieteiktu tādam darba devējam veikt? Jā, droši vien, ka tas ir pie mums arī darba devēji nākas ar sludinājumiem, kā pareizi noformulēt varbūt to tekstu, lai cilvēki pieteiktos, piemēram, kaut kur un pamēģināsim kaut kādā veidā, bet pirmām kārtām ar to attieksmi jātiek skaidrībā un vai nu pie mums, vai neredzīgo biedrībā, vai nedzirdīgo savienībā, vai kādā citā nevalstiskā organizācijā, kur tu vari saņemt tādu patiesu informāciju, kas tie pa cilvēkiem ir, ko viņi var darīt, un tad mēģināt kopīgi atrast kopīgi kaut kādu labu foršu risinājumu, kas atbilstoši tieši tavam uzņēmumam kā tādam ir. Un es domāju, ka tur tā varētu ļoti labi nostrādāt. Vēl viena lieta, protams, ka ir Nodarbinātības valsts aģentūra patreiz paliek tāda atvērtāka, un man liekas, ka patās tūlītās būs arī tāda mentora programma, kas palīdzēs tam cilvēkam ar smagāku veidu invaliditāti iekļauties darba kolektīvā un neuzlikt tādu lielu smagumu darba devējam par komunikāciju vai darba uzdevumu iedošanu un izskaidrošanu, bet lai to dara mentors vairāk vai darba audzinātājs, tā ir tā atbalstītā darba sistēma, ko mēs arī ļoti atbalstam, ka tādai vajadzētu būt. Un tas, man liekas, ka labs veids ir, bet jā, Apeironā mums ir tādas labas apmācības, ko mēs piedāvājam un kur mēs izstāstam par visiem, par invaliditātes veidiem un par tām iespējām, ko cilvēks var darīt un kam vajadzētu pievērst uzmanību un kas ir tas, ko varētu izmantot kā labu potenciālu vienā vai otrā darbvietā. Mums ir brīnišķīgi piemēri IKEA un dažādi valsts pārvaldes uzņēmumi un Rīgas Satiksme un vēl kaut kur mēs esam mācījuši un kur tās atziņas ir labas un beigās mēs kopā identificējam tos amatus vai tās darba vietas, kur cilvēks var strādāt un ir brīnišķīgi rezultāti. Forši. Nāciet, nebaidieties, uzdrīkstieties, esiet dažādi un viss būs. Kādi ir tie tipiskākie mīti par cilvēkiem ar invaliditāti darba tirgu? Tie mīti ir tik dažādi, grūti nosaukt tādus vienu kopīgi, bet tas, ka neredzīgs cilvēks ir klūdziņu pinējs un masieris, bieži vien joprojām pastāv, un tad man ir kolēģis, kurš ir pilnīgi neredzīgs, bet viņš ir mājaslapas administrators, piemēram, viņš ar internetu darbojās ātrāk nekā es to daru, vai mani kolēģi, kuriem nekādas invaliditātes nav, bet tāpat laikā mēs tik veikli to nedarām. Ļoti daudzas informācijas tehnoloģijas lietas, visādi ekrānu lasītāji un braila tastatūras tev palīdz ātrāk apgūt kaut ko, un tās lielās kompānijas kā Microsoft, kā Apple, kā Samsung droši vien jau domā par to, kādā veidā tās IT lietas tev palīdzētu, kur tev labāk redzi, lielāki burti, vēl kaut kas mums tikai jāzina, jāsaprot, jāizmanto. Tas viss ir. Tā kā, šeit tie mīti ir tādi, ka ja tev ir ratiņkrēslā, tad tu vari sēdēt ilgi, sēdēt kasē, piemēram, tā nevar darīt, tev ir jāatpūšās, tu nevari noslogot savu sēžamu vietu 8 stundas, tev ir milzīgs risks, ka tu varētu dabūt kaut kādu izgulējumu vai vēl kaut ko, tad atkal ir jāņem vērā kaut kādas tam līdzīgas lietas un tā kā droši vien, ka uzaiciniet mūs un mēs tiksim galā ar tiem mītiem ātri vien. Paldies liels, Ivar, pēc mūsu sarunas. Es arī arvien vairāk nonāku pie tādas atziņas, ka problēma, tā galvenā problēma jau nav invaliditāte, bet organizācija un sabiedrības domāšana. Un ka tieši pie tās izpratnes būtu vairāk jāstrādā. Es domāju, mums visiem un darba devējiem ir milzīga loma šo jautājumu risināšanā vai ne labā piemēra rādīšanā. Droši vien, un tā ir tā uzdrīkstēšanās, ka mēs pamēģinām, un tad vienas brīdis ir tāds, ka mēs saprotam, ka tas strādā, ka tas ir forši, un tad viss ir laimīgi un priecīgi. Labi, liels paldies! Paldies par sarunu. Tātad pie mums raidierakstā šodien bija Ivars Balodis, Apeirona vadītājs, un sarunu vadījējs Agnes Cimdiņā, PricewaterhouseCoopers dažādības un iekļaušanas prakses vadītāji. Paldies par klausīšanos! Paldies, lai labi veicās!